pieteikšu nākamo runātāju, kas mērojusi tālu ceļu no Rīgas. Tātad Lolita Ozoliņa. Aplausi Lolitai. Es tad mēģināšu arī pastāstīt nedaudz īsumā par Lolitu. Tātad pētnieciskās intereses saistītas ar zīmola vedību. Īpaši pievēršoties vietas zīmolvedībai un tās elementiem, nemateriālajam kultūras mantojumam, identitātes naratīviem, kultūras tradīcijām un laikmetīgām izpausmēm dažādās Latvijas kultūrtelpās. Viņas darbs veicina izpratni par vietas identitātes veidošanās procesiem un šo procesu nozīmi kultūras mantojuma saglabāšanā un kopienu identitātes stiprināšanā. Tā man šeit bija priekšrakstos rakstīts par jums, bet Lolita, tad jums tiks dots vārds, un tad jau arī jūs pati iepazīstināsiet ar to, ko tad jūs mums šodien stāstīsiet. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies, un brīnišķīgs ievads un arī solījums. Zīmolvedības terminiem runājot, jo tas solījums vienmēr ir jāpiepilda, jo citādi tad visticamāk nebūs labi vai radīsies tāds priekšstats, ka te ir kaut kas bijis neīsts vai nepatiesis vai tās ekspektācijas netiek sasniegts. Lūk, tad mans šodienas stāsts vai kā es esmu sev uzlikusi tādu mērķi par kultūra telpu zīmološanas praksēm pastāstīt un kā tad arī šajā zīmološanas praksēs atrast un stāstīt par sevi gana autentiski un gana jēgpilni. Jāsaka, vēl arī mazliet iepazīstinot ar mani, tad es pirmkārt nāku no maza ciemata, no Pāles, Limbažu novadā. Un Pāle savā ziņā, varbūt kādreiz dzīvojot Pālē, man likās vēl mazai esot, tā, ka, kas ir Pāle, to parasti saist ar Pāles salu. Tā, kas zināja, tie zināja, Pāles salus bija tāds zīmols, pēc kura brauca. Bet, tas citreiz tie jau tādi pālieši, tādi pālī esoši. Man vienmēr likās, kas tas par tādu stāstu un izveidojies par pāliešiem. Mēs esam pālieši, ja, un tad kaut kā tā kā vienmēr likās aizdomīgi tas, kā tad mūs raksturo. Un gadiem ejot, protams, un laikam arī ejot, es esmu vienmēr bijusi tāda gan vērīga uz stāstiem, gan arī vērīga uz to, ko mēs stāstam, neaiz tā, ka tā kā pārbaudīt. Jo es neesmu faktos balstīts cilvēks. Ļoti reti to man arī studenti bieži vien atgādina, kur ir fakti, kur ir gadskaitļi, respektīvi kāds bija tas pētnieks un tā tālāk. Un tad es vienmēr šos faktus pierakstu. Man interesē vairāk vērtības. Man interesē vairāk tas, ko mēs stāstot par sevi, kādas vērtības, kādu nospiedumu mēs veidojam. Un laika gaitā, gan no šīs Pāles nākot, un es arī šodien izmantošu savā stāstījumā Vidzemes lībiskās kultūra telpas piemēru, kurā es esmu pilnīgi, var teikt, ar tādu neoficiālu, bet tādu vadīšanas jau pieredzi, iesvaidīt vadīšanā, jo pati neizvēlējos vadīt Vidzemes lībisko kultūra telpu, un tas man vienmēr liekas tā diskomfortā. Kā tu vari vadīt kultūra telpu, vai ne? Jo pēc būtības jau tas ir tāds menedžments, kur tu uzņemos un tādu kontroli vai kaut kā deliģējumu uzņemies. Bet arī tas nāca kaut kā organiski un dabiski, jo manas saknes ir saistīts ar Vidzemes lībiešiem, proti no mammas puses. Joprojām mūsu ikdienas valodā, es tagad runāju literārā valodā, bet ja es pārslēgtos tā, ka mēs laižam pa savām, ja, tā kā bez galotnēm un bez viņš un viņa, bez sieviešu dzimtas un nākotnes, tad mums tas aiziet gan raiti, un šad tad pa starpam iesprūk arī tādu vārdu kā āņu un āņu un tad sons un kur tās skunas, un tie lībiešu vārdi parādās, un tas arī padara to ikdienas valodu ārkārtīgi brīnišķīgu un jauku, un reizē arī tas, ka tā pēcsacība man ir ļoti svarīga. Pēcsacība tajā ziņā, ka es zinu, ka tas mans entās pakāpes vecais tēvs ir bijis Gusts Bisenieks, kurus visa starpā kā tādu pēdējo lībieti, kā prototipu ir izmantojis Krogzem Mikus savā dzejolī par pēdējā lībieša pārdomām Salacas krastā. Un tad, tas viss tā, teiksim, tas stāsts ārkārtīgi bagātinājis mani, un tad es esmu iesvaidīta tā teikt tagad tādā Vidzemes lībiskās kultūra telpas vadīšanā. Bet vēl viena tā mana profesionālā pieredze ir bijusi patiesībā ilgstoši. Es esmu strādājusi reklāmas jomā.
Reklāma mārketings, kurā es jūtos ļoti ērti un ļoti labi peldu šajā okeānā, vai arī dīķī, atkarībā no tā, kā uz to paskatās. Bet tepat laikā tā zīmolvedība arī visu laiku ir bijusi klātesoša, un arī šobrīd man ļoti patīk tā mana esošā, tad es dzirdēju, ka jūs runājat par laimi, tad es esmu savā ziņā laimīgs cilvēks, jo es varu apvienot to, kas man patīk, proti būt tajā profesionālajā laukā, joprojām pilnveidot zīmolvedību. Tagad gan es vairāk strādāju personību zīmoliem, kur es nevaru īsti izpaust, ar ko es strādāju, jo tas ir ļoti, tāds ļoti intīms process savā ziņā, bet ar personībām, kas vēlas sevi transformēt un izmanto zīmolvedību kā stratēģisku instrumentu, lai nokļūtu no punkta A līdz tam punktam Z vai B, vai kāds tas būtu, ne gluži līdz prezidentam, bet tomēr, tā kā saprast, ko tad darīt tajā ziņā, lai kā personība kļūtu, attiecīgi nokļūt tajos savos mērķos vai savā vīzijā. Bet tāpat laikā es arī šodien minēšu, mēs arī esmu strādājusi ar vairākiem vietas zīmoliem, un tie stāsti ir ārkārtīgi interesanti, un tiesa arī, ka vietas zīmolvedība, to starp arī pieteiktā kultūra telpas zīmolvedība nav vienkāršs process, nepavisam. Jo, ja mēs paskatāmies uz tādu, tā kā, ja būtu jāzīmolo vienalga, vai tā ir ūdens pudele, tā kā ūdens produkts, vai telefons, vai apavi, vai mašīna, vai kas, tas ir tā kā tāds tverams lielums, tas ir produkts, kuru tu skaties, kā tu vari veidot tādu konkurētspējīgu identitāti, ar ko atšķirties un tā tālāk. Es nesaku arī, tas ir vienkārši, jo šobrīd vispār, kas ir vienkārši, vai ne? Bet tāpat laikā tā produkta tvērums ir daudz elementārāks. Bet tā arī tā zīmolvedības doma vai ideja, vai savā ziņā tā stratēģija ir arī attīstījusies līdz ar to, ka attīstās arī sabiedrība, attīstās arī tie tādi mārketinga noteikumi tajā saucamajā patērētāja sabiedrībā, jo visu, ko mēs lielā mērā uztveram, mēs cenšamies uztvert vizuālos simbolus, kodus, stereotipus, stāstus. Viss, kas ar mums runā, zināmā mērā ir dažādi, var teikt, zīmolvedības arī kodi. Vai tie ir vizuāli, vai teksts, vai video, vai dokumentāls materiāls. Viss savā ziņā ir kaut kāds vēstījums, vai ne? Un līdz ar to arī šī zīmolvedība savā ziņā ir attīstījusies no tās produkta izpratnes uz pakalpojumu arī izpratni. Tā kā, ja tu saproti, ka nevar vairs konkurēt ar produktiem, tad ir jāsāk konkurēt ar pakalpojumu sniegšanu. Un tad servis savā ziņā kļūst kā vēl viena tāda dimensija, kur zīmolvedība ienāk. Piemēram, atbraucot uz Lūznavas mūžu, tad es domāju, es zinu, ka Lūznavas mūža ir produkts, kā man šeit sagaidīs, tas būs servis, kāda būs tā pieredze, tad man veidosies, acīm redzot, tā sajūta, vai es te gribēšu atbraukt vēl vai nē. Neatkarīgi no tā, kādas būs manas ekspektācijas, vai ne? Lūk, tā kā šī viena pārēja un tā otra pārēja, par ko arī runā un kāpēc man ļoti patīk zīmolvedība, ir tā, ka pēc būtības zīmolvedība arī ir stāstu stāstīšana. Jo skatoties uz tā, ka ne tikai tas produkts, pakalpojums, bet mums arī ir cilvēks, kurš stāsta, kurš tad rāda, kurš demonstrē kaut ko, un tas jau ienāk pilnīgi citas dimensijas cilvēks, kurš atrodas vietā. Vienalga, vai Lūznavā, vai Ludzā, vai Pālē, vai Rīgā, tad mēs pēc būtības kā indivīdi vai kopienas, kā kolektīvi, tādas veidojam šo identitāti tai vietai. Un tāpēc no vienas puses tas mans stāsts, ko es šodien arī gribu parādīt, jums ir tādas pieredzes un prakses, un ļoti priecāšos, ja būs jautājumi. Kā mani paši uzrunā šī kultūra telpas vietas cilvēka attiecības ar vietu, ar kultūru, ar dabu, zīmološanas prakses. Un sākot par šo, es te mazliet pastāstīšu arī tad, kad es kaut kādu laiku, man bija tā pirmā iecerē, kad es domāju, es rakstīšu savu promocijas darbu, tad es noteikti pētīšu Latvijas pilsētas un Latvijas pilsētas zīmolus, jo man nenormāli uzrunāja tas, kāpēc, piemēram, katra vieta izvēlās sevi kaut kādā veidā ielikt tādā solījumā, kur mēs šodien arī runājam. Man vakar arī viens students kādreiz arī jautā, bet kāpēc pasniedzēji vajag, piemēram, to saukli, vai tiešām Sigulda aizrauj 15, 20, 50 gadus pēc kārtas. Vai tagad mūsu pusē Limbaži ir? Ko tas nozīmē? Vai vajag to saukli?
Vai es arī strādāju pie Dobeles zīmola, Dobele dara. Dobele dara mājas radošiem cilvēkiem. Vai mums vajag šo tā iepakot tādā zīmolā? Ko tas nozīmē? Un vai visi, kas dzīvo attiecīgajā vietā, tam piekrīt, visi tagad teiks, jā, mēs tagad esam darītāji, jā, mēs tagad esam tie, kas aizraujam, ja mēs esam Siguldā. Par to nākas padomāt, un protams, ka zīmols kā mārketinga instruments jau paredz to, ka te jau ir noteikti noteikumi, kuri ir jāizpilda. Tad tā ir vizuālā zīme, visticamāk, vai ne? Tā kā domājot par zīmolu, kas ienāk prātā, logotips, tad sauklis, attiecīgi vizuāla komunikācija, lai mēs atšķirtos viens no otru un tā tālāk. Bet visa pamatā, tad, kad tu palūkojies, protams, ka katra vieta arī zināmā mērā konkurē ar kaut ko. Vai par kaut ko. Citu reizi tie ir iedzīvotāji, kurus ir jāievelk jaunienācēji un tā tālāk, jārada pievilcīgs tēls, vai ne? Līdz ar to ir vajadzīgs tāds solījums, vai tas, kas tad mēs esam, izpratne par to, kas mēs esam, jo zināmā mērā arī pilsēta kļūst par šo te produktu. Lūk, un tad var teikt no tādiem pirmsākumiem, ja palūkojas, tad 2000. Gadu sākumā tādi pirmie izmetņi lietas zīmolvedībā Ventspils pilsēta ar rītdienu. Ja kāds iedomājās pilsētas to logotipu, tad ir Ventspils pils, ir lecoša saule, jūras krasts un vientuļkāja. Pilsēta ar rītdienu. Staiceli manā pusē, starp citu arī mūsu Vidzemes līviskās kultūra telpas ļoti, ļoti aktīvi dalībnieki. Eiropas stārķu pilsēta, un stārķi tiešām ir gan uz katras, kas ir bijuši, gan uz katras ielas norādes, gan tā vizuāla zīme. Tad tālāk Sigulda aizrauja, Limbaža bija senais mainīgais, tagad no 22. gada ir. Daugavpils ir daudzveidība, lai gan arī šobrīd jau mazliet jau ir pamainījušies un tā tālāk. Bet tas, ko es gribēju norādīt, un kāpēc es iezīmēju arī te tādās atšķirīgā krāsā, ir kaut kāds laiks, kad pēkšņi visi zīmolojas, tā, kad ir tāds bums. Un tas iesākās no 18. gada, reizē Latvijas 100 gadi teju. Un tad tiešām pieauga liela intensitāte, Valmiera dzīvojams zaļi, Ogre, Latvijas smaguma centrs, kā Ogrē ir sākusies Latvija, par to ir stāsts. Jaunpils jauns spēka avots, un 19. gadā Ķekava augām, Beverīna trejāts spēks, Talsu novadās Talsu saulīt, Madona esam augstāk, Olūksne, ienāk šis malēniešu izloksne, Jēkabpils labo pārmaiņu pilsētas saldus piepilda, un tad ir Bauska, kur arī pārzīmolosies Rēzekne ar galvu mākoņos un kājām uz zemes, drosmi īstenot sapņus un ikvienu iedvesmot. Aizkraukle normāla vieta. bet tas ir ļoti... Jā, ir normāla vieta, ja? Tā kā redzot to visu, ko vēl var pateikt? Normāla vieta, bet brīnišķīgs vienkārši video stāstā ir tiešām jauna meitene, kura dodas uz aizkraukli baudīt, tā kā uz normāli, te ir normāli, viss ir, ja? Un tu pilnīgi redzi, ka tu stāvi pāri iespējams visām ārkārtīgi izprastām vai izstrādātām zīmola stratēģijām. Saulkrasts saules ritmā un lielvārde, tur, kur tās nav atbildes, tur grūti pateikt, kad tas viss aizsākās. Lielvārde ir spēks viedumā, jo šeit tā lielvārdus josta dominē uz tukuma pēc smukuma, kas, starp citu, ir pilnīgi tāds bez jebkādas zīmola stratēģijas iedzīvojies, var teikt, jau tāda tautas folklora. Uz tukuma pēc smukuma un sakne savu gan no Raiņa dzejas, gan arī tur laikam 19. gadsimta vai pat agrāk vēl tās iezīmes. Un tas pilnīgi iedzīvojies. Un tagad mēģina kaut ko likt pretī šim sauklim vai šim zīmolam. Ja? Ļoti drosmīgi tas būtu. Un grūti. Jelgava pilsēta izaugsmē un Cēsis būvkultūras iespēja pilsēta, bet arī jau šobrīd jau ir pārmainījies. Pārmaiņas notiek pēc, protams, administratīva teritoriālās reformas, kas ienes atkal jaunas vēsmas, un tās jaunās vēsmas, protams, zināmā mērā ir ļoti izaicinošas, jo šiem te vietu zīmoliem ir jāspēj zināmā mērā mobilizēt praktiski tās vietas, kas kādreiz bija centri, ja, tad tās kļūst par marginālām vai attālinātām vietām. Un tad parādās arī diezgan daudz dažādu, ko es esmu novērojis, arī tādu konfliktu.
Nu, man sanāca strādāt arī ar Smiltenes novadu un tur Rauna un Ape, kas jūtās ļoti spēcīgi savā identitātē un tā kā ar tādām ļoti lielām tiešām grūtībām pieņemt to vienoto identitāti. Ja? Jo runājot par identitāti, tad, kad mēs arī nonāksim līdz tam stāstam, bet mazliet skrienot pa priekšu, tad, kad mēs pasakām vai tad, kad mēs varam pateikt, kas mēs esam, mēs ar to ļoti, ļoti sadzīvojam, mēs ar to tā kā pierodam, un tad esam mēs, un tad ir citi, vai ne? Un tad mums ir noteikti, mēs varam stāstīt savus identitātes stāstus, un tas arī notiek. Bet vienlaikus tas identitātes koncepts ietver jau tādu zināmu jau konfliktu, ja, tātad vai mēs te esam tā kā iekšā, vai mēs esam ārā tajā vietā, vai ne, un tā tālāk. Bet par to mēs arī nonāksim. Līdz ar to šī savā ziņā tās administratīvi teritoriālā reforma, protams, no vienas puses arī prasa pašvaldībām tiešām veidot, tā kā vai nu prasa vai nē, bet tad mainījās, atceraties, bija noteikti cīniņi par karogu, vienotu, varbūt bija, nezinu, kā jūsu pusē, mēs aktīvi balsojām par simboliem. Man liekas, sociālajos mēdījos bija tādas diskusijas, kāpēc viens simbols, kāpēc ne otrs, ka tagad mums jāpārņem salacgrīva, tad limbeži. Man pēc būtības pilnīgi vienalga, ko liek uz ģērboņa, un man neviens, ne otrs, kāpēc nav pāla. Ja tas liekas, tad ap tiem tas pats ap karogu un tā kā viens tas līmenis, kas aiziet ar citu, ja tajā heraldikā, ja tā tad arī te mēs varam saskatīt tos stāstus, kas arī vēl bez tā visa pastāv arī šajā līmenī, vai ne? Un tad tas otrs līmenis ir tas mārketinga līmenis, jo tomēr ir novadiem vai pilsētām, vai kā katra vieta sevi atrod tajā spēka, starp citu spēka kodu atrod tajā vietā, ja tad izdomā, vai mēs stiprinam pilsētu, vai mēs stiprinam novadu. Lūk, tas ir vēl viens slānis, un tad nāk kultūra vēsturiskie novadi, vai ne, ar savām kultūra telpām, tad vēl viens līmenis. Iedomājieties, cik ļoti daudz, ja var tā teikt, tādas institucionāli veidotas identitātes. Viens ir tas heraldiskais, tad ir tas mārketings, jo tur arī savas stratēģijas, un tad vēl ir šis kultūra telpas. Ja ir, jo par to arī šodien mazliet pastāstīšu. Bet katrā ziņā, jā, tā izpratne notiek, bet es tā kopīgā, bet nezinu, te varbūt arī jums pajautājot, kā jūs izjūtat to savu vietas identitātes caur saviem, varbūt, zīmoliem, ja jūs zinat, tad ļoti reta vieta, kura saka, ka ir apmierināta ar to, kas notiek tajā mārketingā. Man ir sanācis strādāt ar gulbeni, ar ogri, dobeli, tur tā kā jā, bet jau vienmēr ir, ziniet, tā kā tā politiskā vide vai ne, kas ir ap vietvaru, būšu atklāt, un tad ir otrs, ko domā iedzīvotāji vai ko domā kopiena. Un varbūt tas šobrīd ir tā kā kļuvis tāds integrētāks, iekļaujošāks process, bet parasti, tad, kad notiek spriešana par zīmoliem vai kaut ko tādu, tad izliek uz balsošanu, jau gatavs. Bet tie stāsti, vai tie ir vai nav, kā katrā vietā, vai ne? Un man arī gribās izprast, man vienmēr ir bijis tas jautājums, kāpēc? Ja mēs esam limbaži ir, tad kāpēc tas ir? Vai mēs varam pateikt, kā Lolita ir? Jo man ir jātiecina uz kaut kā uz sevi, kā uz iedzīvotāju. Un tas ir solījums, jo, ja piemēram, Dobela dara, tad, kad mēs strādājām pie Dobela dara, mēs viņu sākumā tiešām bijām plānojuši kā tādu mājražotāju amatnieku savstarpēju iepazīšanās projektu, tā kā viens otru iepazīst. Un tajā brīdī, kad tas zīmols bija iedzīvojies, tad Dobeles pašvaldība pieņēma lēmumu, ka tas varētu kļūt par visu novadu zīmolu. Bet tas primārais mērķis ir pilnīgi cits. Ja tad kā tad tagad mēs pārņemsim? Tie ir tādi jautājumi, ar kuriem parasti tie zīmolveži saskarās, un tā kā domājot uz priekšu. Un es vienmēr esmu uzskatījis, ka zīmolvedība ir sava veida stāsts, kur mēs stāstam, kuram ir turpinājums, kurš tā kā veidojas, pārveidojas, tas ir elastīgs. Tu nevari iekalt kaut ko akmenī un pateikt, ka tagad vai ne pēc, 100 gadiem izraksti un tie mēs būsim. Visticamāk tā ir, bet tāpat laikā mēs dzīvojam ļoti kustīgā vidē un kustīgā tādā sabiedrībā, kopienā, kas attīstās. Un līdz ar to arī tas zīmols nevar būt tāds kā enkurs, kurš velkās pakaļ un tev visu laiku ir jāatcerās, ko tad es biju solījis. Kā ir ar jums? Kas jūs nāk no dažādām vietām? Jā. Es skatos, Reizeknē ir Jā. Reizeknē skatos, ka ir visgarākais sauklis, un man šķiet vienlaicīgi arī visneveiksmīgākais, jo pārāk garš 3 reizes jānoīsina, jo salīdzinot ar visiem pārējiem,
Madona esam augstāk, viss ir skaidrs, viss ir saprotami Reizeknē, jā. Un kad 20. gadā uztaisīja jauno identitāti, pilsētā lielākai daļai bija, kas tas ir, mums tas nepatīk un tā. Jā, bet it kā pēc tam jau sākām pierast, bet naudas nav tik daudz. Lai iedzīvinātu pietiekami, vai ne? Nē, it kā suvenīros parādās, bet iebraucot pilsētā joprojām ir tā vecā identitāte. Jā, tā kā tas, paldies, ka padalījāties ar to, Reizekne, bet starp citu, interesanti, ka tie ornamenti tik ļoti dažādi, un tas man likās arī ļoti labs stāsts, ka šie te ornamenti, ja tie vizuālie simboli tiek atrasti tādās arī kultūras mantojuma detaļās, vai tie logrāmi, vai tie ir durvis, vai, respektīvi, kad ir kaut kādas šādas detaļas, kuras tu iznes ārā un tā kā, parādi, vai ne, kad ir kaut kas arī, ka tur nav jābūt kaut kādiem ārkārtīgi redzamiem uzreiz lietām, bet tas tā kā meklējumi, man liekas labi, bet es piekrītu tajā, ka tam ir nepieciešama tā atkārtošana, iedzīvināšana un komunicēšana, jā. Ludzā ir diezgan neseni apstiprināts sauklis, te viss ir pa īstam. Skaists sauklis, es nopriecājos, kad viņu apstiprināju, un es biju viens no tiem daudziem cilvēkiem, ko intervēja, lai savāktu datus un tā kā to sajūtu esenci. Jā. Un man likās, jā, forši. Bet es jūtu, ka uz mani kā uz iedzīvotāju un aktīvu, sabiedriski aktīvu cilvēku, šis sauklis iedarbojas tā kā tāda latiņa, jo tas viss ir milzīga augsta ambīcija, un kad es redzu kaut ko, kas nav pa ēstam, man tāda, viņš mani, tas sauks mani izaicina, man tāds sēt, un man liekas, ka viņš uzliek standartu, kas ir varbūt drusciņi par augstu. Un reizē viņš noķer kaut ko svarīgu, bet reizē viņš ir otra ludzānieta. Jā, bet tas ir labi, kad ir tā ambīcija, jo tas arī ir kaut kāds solījums un tā izaugsme, ka mums ir kaut kur tiekties. Jā. Paturpinot Ludzas stāstu, man likās, kad mēs par to spriedām un runājām, viss ir pēstam, ne tikai uzliekot latiņu, bet man likās svarīgākā latiņa ir tā, ka šajā brīdī, kad ir tik daudz viltus informācijas un melu, ka mēs atļaujamies būt īsti. Īsti arī savā nevarēšanā, un viss ir paēstam, tas nenozīmē, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Ir paēstam sildi, ir paēstam labas lītis. Jā. Man liekas, ka svarīgākā, man personīgi svarīgākā latiņa šajā frāzē ir īstuma frāze, ka mēs atļaujamies būt īsti it visā. Ja? Man tā ir latiņa, jo kad dzīvojā šajā pārbagātībā informācija, kur nemitīgi ir jāsijā caur sietu, kur ir patiesība, kur ir meli, kur ir apzināta mahinācija, tad, manuprāt, īstums ir tā vērtība, uz ko mums patiesībā ļoti stipri ir jātiecās šajā laikā. Jā, liels paldies par šo komentāru. Tas patiesībā ir lieliski, tas, ko jūs stāstat, jo redziet, cik daudz var arī par šo te izstāstīt. Kā mēs ar to varam identificēties, tas arī ir ļoti svarīgi, jo runājot par zīmolu, runājot arī gan par saukli, gan arī šo te vizuālo identitāti, tad pēc būtības mēs, kā es jau arī minēju, mēs saskatām tādu zināmā mērā tādu attieksmes veidošanu man ar šo solījumu, man ar šo vietu, vai es esmu indivīds, vai es esmu kopiena, jo es jau esmu tas vēstnesis tai vietai, pēc būtības. Ja es jūtu, ka tas ar mani strādā, ar mani tas runā, tad es to ļoti labi izjūtu kā savas puses tādu vēstījumu. Un vēl jau vairāk, ka tas ir tiešām tāds ļoti vienkārši ikdienišķs, kas no vienas puses ir ārkārtīgi grūti atrast, jo mārketinga arī cilvēkiem ir tās tendences, ka mēs tā kā atbraucam, mēs tā kā zondējam un zūmējam un skatāmies to vietu un mēģinam kaut ko atrast, kaut ko tādu, kas pat būs kaut kas tik, bet tāpat laikā uz kaut kādām tādām pašpietiekamām, iespējams kaut kādām tādām ikdienas lietām, mēs tam varbūt nepievēršam uzmanību, ka mēs to varam iznest kā tādu ārkārtīgi foršu un spēcīgu, lepnu lietu. Tā tas līdzīgi arī ar Alūksni, tad, kad es intervēju kādi vadītāju Ingu un Eleri, tad viņa teica, zini, kā mēs gājām ar šo te malēniešu
var teikt, tās valodas saudabību un likās, ka, kad ietērpsim tagad to kultūru vēsturisko identitāti tajā alūksnē, ka paši alūksnieši, tad, kad viņi uz to skatās, nemaz tik priecīgi un laimīgi tā kā nav sākotnēji, ja? Jo tas arī tāds, ka tu šķietami vērtē sevi pēc tā, ko par mani domā citi, vai to manu izlūkstu, vai to manu valodu vērtē kā tādu nenormāli lielu vērtību, par kuru pēc būtības ir vērts runāt no zīmola skatuves. Ja? Tas arī ļoti būtiski. Tāpēc es tiešām no vienas puses pilnīgi esmu tajās kurpēs un tajā pozīcijā, tad, kad arī strādājot ar zīmoliem, var veikt dažādus pētījumus un tiešām ir jāveic pētījumi un tie ir svarīgi, bet tāpat laikā ir jāsaklaus, jāsaredz to, kas notiek kopienā. Respektīvi, par ko mēs runājam, par ko mēs citreiz cepjamies. Ja? Vai to mēs varam iznest ārā kā stratēģiju un pie tā strādāt. Un arī apziņa par to, ka tas zīmols jau var transformēties. Protams, ka no tādas zīmolvedības teorija perspektīvas mums ir jāatšķirās, mums ir jāveido sava valoda, mums ir jābūt gana saudabīgiem, unikāliem ar savu piedāvājumu un tā tālāk. Bet tāpat laikā, kad atrast to vienkāršo, nemaz nav tik vienkārši, tāpēc uz tukumu pēc smukumu mēs visi atceramies, vai ne? Lūk, un kas tad ir kopienas zīmolvedība? Jo no vienas puses strādāt arī ar kopienu, vietas kopienas zīmolvedība ļoti tuvu stāv, jo tā viena nianse, kas patiesībā vai tas princips, ka kopienas un vietas zīmoli top no iekšienes. Tas nav tā kā atnāk kopiena un nobalso. Kopiena ir tie, kas pēc būtības iemieso un ko arī ir jāpēta un kas ir aktīvi dalībnieki. Cita lieta ir tajā, kā šo zīmolvedības procesu var izskaidrot un vienkārši saprast. Cilvēks vienkāršais vai ikdienas. Ja, tā kā man mamma arī citreiz saka, es nesaprotu, ko tu nodarbojies. Te nav ne ārsts, ne skolotājs, kas tu esi. Ja, tā kā, tad kā to izskaidrot, kā to vienkārši pateikt? Un tas nav vienkārši. Līdz ar to, pēc būtības kopienas un vietu zīmolos ir jābūt primāri iesaistītai kopienai. Tā, kas pēc ne tikai, un ļoti labi, ka jūs intervējat, ka jūs esat dalībnieki no šī procesa, jo tad tu jūties līdzatbildīgs un tu jau tā kā arī esi zināmā mērā ieņem kaut kādu nozīmīgu pozīciju tajā, ja, tā kā pasakot, kas tur taps un tā tālāk. Un vēl viena nianse, protams, ir tas, ka šie zīmoli, lai kuri zīmoli, bet šie pēc būtības ir, tās tendences ir tāda, ka vietas un kopienas zīmoliem ir jābūt gan autentiskiem, un tie pieder arī kopienai. Tie pieder cilvēkiem pašiem. Varbūt tā filozofiski tas izklausās, bet bez tās kopienas vai tā iedzīvotāja arī tā vieta diez vai veidosies, ja, un taps. Un līdz ar to, ja es atbraucu, piemēram, iepriekš arī es jau minēju, kad atbraucu uz Baltinavu, mēs veidojām arī tā kā pētījumu, piemēram, Baltinavu atbraucu un prasu, kas jūs esat, vai ko jūs man parādītu, kas būtu tās 3 lietas, kas man būtu par Baltinavu jāzina. Kas ir tas, ja cilvēks saka, te nekā nav vai kaut kā tā, varbūt tas arī ir rādītājs, ja, zināmā mērā, bet tāpat laikā tā apziņa, ka es lepojos ar to savu vietu un ka man ir ko stāstīt. Jebkuram, kurš iebrauc šeit, ja, vai atnāk kā viesis, bet arī pašiem kopienas un vietu zīmoli arī ir tie, kas ir nozīmīgi arī pašiem iedzīvotājiem. Un no tādiem arī citātiem, kad es veicu to pētījumu par tiem pilsētu zīmoliem, tad man bija tāds viens brīnišķīgs citāts, kuru izlasot, ja, ko tu redzi, ka tas tieši mēs runājām vairāk par kultūras mantojumu, jo kultūras mantojumu, īpaši nemateriālo kultūras mantojumu, arī nemaz nav tik vienkārši zīmolot, jo tās ir vērtības, tas ir saturs, kuram iespējams nevajag likt vēl kaut kādas birkas, es atvainojos klāt, ja, bet tas der kā resurs, un tas nav vienkārši. Un te viena no zīmolvedības ekspertiem, kad es runāju, viņi minēja, ka kultūras mantojumam ir vajadzīga iedzīvināšana, un piemēram Beverīna Zeķes tilts, kas parāda, ka tie stāsti piesaist un veido piedrību vietai. Vietas zīmols var kalpot par izzinošu instrumentu procesu vietējiem, iedot iemeslu izzināt un pašiem apzināties kultūras nemateriālās vērtības. Problēma ir mūsu pašu relatīvi trauslajās pašapziņās, jo mēs to nemateriālu kultūras mantojumu slavējam svētkos, kultūras namos un tam speciāli paredzētā vietā. Citā laikā mēs raustāmies. Ieliks zīmolā, degradēs.
Tā kā padarīs kaut ko nevērtīgāku. Un nemateriālā kultūras mantojuma tēma ir potenciāls dominējošs zīmola stāstā. Esmu gan uzmanīga, jo viss ir atkarīgs no vietējās atmosfēras. Tā kā arī kā to ietvert. Un te ir pamats, jo tad, bet šis ir arī laiks, kādi 5 gadi atpakaļ, bet pašas arī tās pirmās tādas apceres par to, ka zīmolvedība ienāk kultūras mantojuma jomā arī atmiņu institūcijās. Ap 12. 14. gads raksti arī par to stāsta, ka mums nevajag mārketingu, jo tas izklausās kaut kas tāds, ka tiešām to mūsu bagātību, kas varētu būt kultūras mantojums un tā tālāk, ieliks tajā zīmolā sapakos un tas kļūs par kaut ko tādu, atražotu, kaut ko tam līdzīgu. Un tāda stereotipiska ideja, bet tam visticamāk arī ir pamats, jo man pašai ir nācies strādāt ar tādiem zīmoliem, drīzāk tādā komercjomā, kur es atbraucu, un tas pirmais jautājums ir, te jau visādi sapīpējušies mārketologi brauc un reklāmisti, un viņi kaut ko te domā un dara, tad redzēs, ko jūs te izdomāsiet. Ja? Tā kā arī par pašu nozari, ja? Tas arī par pašiem mārketinga ļaudīm ir tā, ka cik tad tie pa pilni ir ņemami. Bet, protams, ka darbs ar vietas un kopienas zīmoliem prasa ārkārtīgi lielu uzticēšanos un arī zināmā mērā riskēšanu. Tādu tiešām uzticēšanos, kas nav vienkārši. Un tā kā tev pierādīt, vai ne? Un ar ko tad ir jārēķinās? Ar ko ir jārēķinās? Tie tādas manas pašas atziņas, kā parasti strādājot pie kopienas zīmoliem un arī ar kultūra telpu šobrīd darbojoties un arī pētot zīmolus, kad ir šīs daudzās iesaistītās puses, nav vienādas pārstāvniecības, kurš tad dominēs, kurš būs galvenais, tas mums kaut kā arī kopienā, arī mums parasti tas ir, kurš tad galvenais, kurš tagad pateiks, kā ta būs, vai vajag to, ka pateiks, kā būs. Ne es, ne kāds cits to var pateikt, tas ir tāds lēmums, bet tas ir ļoti atkarīgs no dažādiem aspektiem, un citreiz arī tā, ka tas, kurš tur zināšanas, tas, kurš ir aktīvāks, acīm redzēt, tam ir tā vara un tam ir tā kontrole, vai ne kaut kādā veidā pateikt, bet vai tā vajag? Un tāpat laikā, vai, piemēram, tās pārstāvniecības ir domā par kopienu, un ja kopienā ir aktīva vietējā, tā kā vietvara, vai vietvara būs tā, kas pateiks, jā, mēs tagad taisīsim tādu zīmolu. Bieži tā ir, ja, kas tā kā aptaujā un beigās pasaka, mēs pieņēmām lēmumu, izdomājām paši, būs tā un darīsim tā. Jā, neskatoties uz to kopienas balsi. Tā kā tās iesaistītās puses daudz, visus aptaujāt, visiem veidot tādu vienotu sapratni, jau ir vesels darbs pie zīmolvedības. Plaši arī daudzpusīgi, reizēm grūti aptveram sadarbību. Jā, tas tā kā arī saprotot. Identitāte ir mobils raksturs. Ko tas nozīmē? Tas varbūt arī saistīts ar to, ka mēs kā cilvēki, es nezinu, cik jūs esat visi vietējie vairāk vai mazāk. Neesat arī, vai ne? Esat no dažādām vietām. Vietējie tādā izpratnē, es, piemēram, sevi raksturoju, kā es esmu no Pāles un Atzemes Vidzemes Lībiskās kultūra telpas, bet reizē man pieteicis, esmu no Rīgas. Tātad tas ir pilnīgi normāli. Man ir arī kaut kādā brīdī tā Rīgas identitāte, lai gan es sevi neasociēju kā rīdzinieci. Bet vienlaikus, jā, es piedaru dažādām identitātēm. Un tā identitāte mums ir, tā ir zināmā mērā mobils. Kādreiz ar intervēju atceros arī tāds tiešām arī eksperts. Viņi saka, no kuras lomas, no kuras identitātes man tagad stāstīt par sevi? Vai tā kā no ludzēnietes vai rēzaknietes, vai stāstīšu no kaut kādas, teicim, mazākas. Ja, un atkarībā no tā, ko es ar to gribu tajā brīdī pastāstīt. Arī tas, jo mums ir svarīgi tāds kaut kādā veidā tad arī iepazīstot sevi, nodemonstrēt, kāds tad arī tas mūsu zīmols ir, ja, un kā sevi parādīt, kā autoritāti un tā tā. Dažādas tās attiecības. Līdz ar to es saku, ka tā identitāte ir mobīla, viņu vajag kaut kā noķert aiz astes. Un es zināmā mērā ticu, ka identitāte ir bet tā ir lokāla. Tā ir kaut kāda sakņu sajūtas. Vienalga, vai es aizbraucu uz Rīgu, vai es varu būt, nezinu, Ņujorkā vai kur, man būs tā sakņu sajūta, kur es visticamāk vilkšu atpakaļ, vai man vilks atpakaļ pie manas dzimtes, pie manas Pāles, vai ne? Kaut kāda tā viena tā sakņu stīga vismaz tā būs.
Bet tās asociācijas ceļš cilvēkiem, kas ienāk arī no citas vietas vai no citām arī citiem novadiem, mēs šobrīd arī kultūra telpā pie tā arī runājot par to identitāti, mēs arī ļoti mēģinām strādāt pie tā, ka mēs vietvārdus, tā kā mājvārdus cenšamies rekomendēt, lai nemaina. Jo tā arī ir daļa no mūsu identitātes. Ja? Tā kā domājot, jo tā nes šo te lībisko identitāti, un līdz ar to es pati esmu saskārusies ar jaunām ģimenēm, kuras ienāk mūsu kaimiņos, nopērk īpašumu, pirmā lieta ir pārmaina. Visticamāk tās mājas nosaukumu par pienenītēm vai salpuķēm vai kaut ko citu, jo tie oļķi vai mūnas vai kaut kas tam līdzīgs tajā pirmajā brīdī liekas, kas tas ir tāds, kaut kas nesaprotams un neko nenozīmē. Un līdz ar to atkal šeit tie stāsti ir svarīgi pie tās ainavas, pie tās vietas, vai ne? Un tad, tas ir viens no tādiem mūsu šī brīža uzdevumiem, identificēt tās vērtības, kuras mēs mēģinām iesakņot, lai tā identitāte nav mobīla, neskatoties to, ka varbūt pie mums atnāk ģimene no Latgales un nāk ar savu identitāti un forši, ka nāk, bet tad kā mēs mēģinām tajā savā nosacīt, tomēr slēgtajā kopienā, ja, kas tā kā jau veidojas ar savu identitāti, ieņemt šos citus ar citu identitāti. Tas arī vēl stāsts pie tās identitātes. Un tas ģeogrāfiskais, ainaviskais, kultūra vēsturiskais aspekts, visos līmeņos ir jāpēt, visos līmeņos ir jāskata. Ir daudz lietas, kas izzūd, tad domājot arī par to, sevišķi mūsu pusē arī tās senās amatniecības prasmes, kuras mēs mēģinam kaut kādā veidā vitalizēt, īpaši ar jauno paudzi, iepazīstināt un tā tālāk, kas arī ir daļa no tās identitātes. Un arī ar to jārēķinās ir, kad ir tiešām grūti, un tāpēc ienāk tie laikmetīgie, kā jūs arī minējāt, tas laikmetīgais, mūsdienīgais, un tas zīmols saistās ar kaut ko tādu vitālu, ka tu vari ietērpt tajā zīmolā kaut ko tādu, kas iespējams pirms tam ir licies garlaicīgs vai senīls, kā man citreiz bērni saka, šitais mums neinteresē, šitais nepatīk, tur ir uzausts kaut kas, vai tur smildziņu paklājiņas. Kurš liek smildziņu paklājiņas pie sienas vairāk? Tā, izņemot mani. Bet, man ļoti patīk smildziņu paklājiņi, bet tepat laikā vai jāēd nēģus, tas mūsu pusē. Nevienam negaršo jaunajiem nēģi, tāpēc čūskām izskatās. Bet tas ir salacgrīvs nēģis, ir vesels zīmols. Tur tie kultūra vēsturiskie un tās vērtības arī daļa, ļoti, ļoti liela daļa no tās zīmola, tā kultūra telpai ir. Un no vietas grūti kādu padzīt, ir jāsadzīvo, un tie līdzdalības motīvi ir jāatrod arī tajā identitātē. Ar to kaimiņu ir jāsadzīvo, un tā tālāk, kā man mamma pilnīgi, viņa tā kā tāda, mums ienāk tiešām tie kaimiņi, un man trausmīgi neērti, un vienkārši tas jāizstāst. Ienāk tie jaunie kaimiņi, viņi nekur nepiedalās. Ir jauna ģimene ar bērniem, brīnišķīgi cilvēki pēc visas secinot, jo tu redz, kā sēta tiek kopta. Tas jau pirmais rādītājs, ka tur ir forši cilvēki. Bet nekad tu viņus neesi īsti redzējis. Es pat nezinu, kā viņus sauc. Tas ir diezgan attāli, jo mēs esam viensētnieki pēc būtības joprojām. Bet ir tie cilvēki, un māma saka vienu dienu, es braukšu satikt. Un metās riteni mugurā un aizbrauc, un tas viņas, es arī braucu līdzi, jo es domāju, jāizbrauc līdzi, tiešām jāpazīstās ciemkukuls un tā. Braucam, un tas māmas pirmais teikums ir, kas tu i? Kas tu i? Nebez labdien, bez kā, tā mūsu sveicināšanās ļoti īsti, kas tu i? Un šie tādi iebrāžās tavā sētā, nomet riteni, un man mamma ir ņipra, 80-gadīga, tiešām brīnišķīga sieviete, un kas tu i? Tad tie tur, labdien, ko jūs te, kāpēc jūs te esat kaimiņi? Tas pirmais kontakts ir tāds, ka uzreiz tā kā pa pieri, bet tas ir tas veids, kā mēs sveicinamies, vai mēs vispār izliekamies, kad mūs nav. Ja mēs tā kā redzam, ka kāds nāk, varbūt mēs neesam mājās tajā brīdī. Tas ir tāds vidzemes tā identitāte. Bet tas ir arī ļoti raksturīgi, un to tā kā labi jāpazīt. Tāpēc no vienas puses, tev ir jāsadzīvo arī ar iespējams, jāsadzīvo tāds uzspiests. Bet no vienas puses, tev ir arī jāsaklausa tie, kas ir atšķirīgi, un tie, kas iespējams vēl nav integrējušies, arī domājot par tādu zīmolu izstrādi, vai ne, kā tu viņus uzaicinās, kā tu viņus iemīlēsi arī, un kā viņi iemīlēs mūs. Un mūsu kultūra telpas, arī pastāstīšu, kā mūsu kultūra telpā ar to veicās arī caur šo zīmološanu. Mēs tādā ziņā necenšamies ārkārtīgi, protams, mums savu komunikācijas platformu, WhatsApps un vispārējais,
Bet katru reizi mēs jūtam, ka mums ienāk jauni cilvēki. Viņi tā kā ienāk tā kā paši pa sevi. Nu, tā kā tu sēdi pie Saeimas galda un tu redzi, ka viens šķīvs ir jāuzliek vairāk. Nu, tā kā tā. Un par to ir ļoti liels prieks. Jo tad ir kaut kā dzirdējuši, atbraukuši, iepazinuši. Un tā mēs šodien arī braucot šurp runājām arī ar Mazsalacas kolēģiem. Viņi saka, mēs arī būsim pie jums. Lai gan viņi nav mūsu kultūra telpā, nu tajā ģeogrāfiskajā teritorijā, ne, bet tās identitātes tradīcijas ir. Nu jā, un vēl tādi 2 ļoti lieli darbi, ar ko ir jārēķinās, protams, politika, reformas, ilgāks rezultātu sasniegšanas laiks. Politika ir īpaša tēma, ja sevišķi mainoties vietvarē, kas arī tagad bija, es nezinu, jūs arī pusē, mums mainījās. Mēs arī no kultūra telpas, mums ir 2 novadi, mums ir Limbažu novads un Siguldas novads, ar ko mēs ikdienā, teju ikdienā strādājam, un mums atkal jāsāk viss no gala. Tā kā tās tradīcijas pēc būtības mums ir jāiepazīstās atkal no jauna un no jauna. Un jāstāst. Un, protams, izglītošanas un irmasojušais darbs. Bet ko tad darīt? Un kādi ir tie galvenie izaicinājumi? Tie izaicinājumi ir vairāki. Tie izaicinājumi ir zināt savu kopienu, pirmais, un zināt kopienu, ko tas nozīmē. Ko tas nozīmē jums? Ko tas uzstādījums? Zināt savu kopienu. Ko tas nozīmē? Vai ne? Jā, tieši tā. Tas ir tiešām pazīt tos, kas ir tie dalībnieki, jā. Bet par kopienu runājot, es ar lielu skaudību skatos uz tām kopienām, kas ļoti aktīvi darbojās, un man liekas, ka mūsu pusē kaut kā mēs esam viens pavisam, mēs neesam kopā, mēs neesam kopiena. Mūs kaut kur pajautā, mēs atbildam. Varbūt pēc tam mēs sakam, nē, mums tas nepatīk, bet tā, ka mēs paši kaut ko darītu un ietu. Es skatos, ka Daugavpilī viņi ir ļoti aktīvi, Reizeknē kaut kā mēs, neesam mēs tā kopiena. Man šis jautājums šobrīd ļoti uztrauc. Jā. Tas arī jautājums, kāpēc neveidojās. Jo kopienas, protams, aktivizēšanai vajag mērķi. Vajag mērķi, kāpēc mēs nākam kopā, vai kāpēc mēs tīklojamies, vai kas tas ir. Ja ir tas mērķis, tad jā. Vēl kopienai, protams, vajag arī kādus aktīvistus, līderus, vēlams vietējos. Ja, tā kā domājot par to, ka tur tāds kurbulis tur ir, kurš tur darbojas, ja, un cenšas aktivizēt vietējos, arī bez tā nebūs. Man pašai ir tā gadījusi, ka es kaut kādus 2 mēnešus, pat Dievs pasarg, tad vispār nepazīst, 2 nedēļas mēnesi esmu ārpus Pāles un atbrauc atpakaļ, mamma saka, mums te notiek tādas lietas, neskatoties to, ka mēs katru dienu sazvanamies. Bet tu jau biji Rīgā, viss, ja, un to jau es atkal, tad arī tev iekšējā tajā kopienā visu laiku ir zināmā mērā jāpārliecina. Bet tas tā ir tas mērķis. Mūsu gadījumā Vidzemes Lībiskā kultūra telpa tiešām nāca kā tāds mērķis, ka mēs sākām vispār pirmkārt saprast, kas mēs esam, cik mēs esam daudzveidīgi kopiena. Jo mūsu tādā kvantitīvā skaitā mēs esam ap 100 personu, nevar teikt cilvēku, jo ir arī NVO, tā kā biedrības, ir muzeji, ir bibliotēkas un tā tālāk, bet apmēram 100. Aktīvie, par ko mēs esam ļoti priecīgi, mums ir ap 20-30. Bet tur var būt individi, uzņēmēji, folkloras kopas ļoti aktīvi, amatnieki, muzeja darbinieki, bibliotēku darbinieki ļoti aktīvi, novadpētnieki, pašvaldību pārstāvji, īpaši kultūra un turisms, izglītība. Tā ir tā mūsu kopiena. Un no iedzīvotāji drīzāk mūsu gadījumā ir mērķa auditorija šobrīd. Ja, tā kā mūsu izpratnē, jo vietas iedzīvotāji mums ir, protams, ka mums arī ir kādi pārstāvi, es pati arī dzenu un tā tālāk, bet tāpat laikā mērķa auditorija mums ir bērni, jaunieši, arī seniori, pieaugušie ģimenes un tā tālāk. Un tie, kas dzīvo gan Pālē, gan tie, kas dzīvo visā kultūra telpā, gan Vidzemē, gan arī nacionālā līmenī. Domājot par to, kā mēs strādājam ar pasākumu un notikumu organizēšanu, tad mums ir tiešām tā mērķa auditorija jāzina, kāpēc mēs to darām. Protams, mums nozīmīgi arī mērķa auditorija un arī kopienas sastāvdaļa ir šie Vidzemes lībiešu pēcteči,
kas ir atkal ap kaut kādiem 4000 cilvēkiem, bet tā ir virtuāla kopiena, tas nav tā kā kodols, kas dzīvo uz vietas. Tie var dzīvot visādos globālos mērogos. Bet ir, un tas ir arī forši mūsu gadījumā, ka mēs šo zināt savu kopienu, nozīmē arī to, ka mēs zinām apmēram, kas ko dara. Es projektus nerakstu, es dzirdēju pirmīt arī, kad es arī nerakstu projektus, man ārkārtīgi nepadodās. Es varu izdomāt idejas, bet mums ir brīnišķīgs cilvēks, Reinis, kurš raksta projektus. Viņam tas padodās, viņš tur velk līdzi ar pirkstu, pēc tam atskaitēs un tā, super. Mums ir cilvēki, kas organizē kaut kādus tiešām arī kultūras folkloras pasākumus. Es nekad neesmu ne dejojis, dziedājis esmu korī. Bet tāpat laikā mums ir cilvēki, kas ar to nodarbojas. Kad tu saproti, kas tajā kopienā arī ir tie, kas var šo te darīt un kam padodās un kas atrod to savu lomu. Ja, un tas ir arī kaut kā noticis tā, ka mēs tos amatus mēs neesam dalījuši. Vienkārši mūsu kultūra telpas kontekstā, kā mēs cenšamies savu kopienu arī attīstīt, mēs 4 reizes gadā tiekamies kopsapulcēs. Tā, ka visu dienu braucam, tiekamies, tagad mums būs nākoša nedēļa 24. novembrī, ka mēs tiekamies, un tad mēs visi tiešām tos laikus ieplānojam jau gada sākumā, un tie 20-30 cilvēki sabrauc no visām vietām. Ja, es parādīšu tad arī kartē, kas ir tās vietas. Tā kā mēs visi sabraucam kopā, iepazīstam attiecīgi to vietu, tīklojamies, pārunājam plānus, braucam atpakaļ un strādājam tālāk. Bet tāpat laikā mēs esam ļoti tuvu. Tuvums tai kopienai ir svarīgs. Tas to nozīmē. Bet es tur arī parādīšu tos piemērus, kā mēs to strādājam. Un otrs izaicinājums ir, protams, runāt par šo identitāti. Kas tad mēs esam? Kā no tādas zīmola perspektīvas, bet drīzāk par to, kas tad mēs esam pēc būtības, vai bez tā zīmola pat, tā kā iztiekot, tā kā kopiena. Un šis ir tāds, kas mūsu gadījumā nav stratēģisks. Ja mums ir plāns attiecībā mums ir līdz 27. gadam, mūsu kultūra telpā ir pasākuma plāns, kuru mēs īstenojam tiešām un skatāmies līdzi, un te laikam palīdz man arī projektu vadītāja pieredze, ka tu tiešām skaties, ko var īstenot un kur tu var ieintegrēties, un tad tas arī kļūst par tādu bagātīgu saturu, vai ne? Bet tāpat laikā attiecībā uz identitāti mums nav plāns. Mēs vienkārši lūkojamies pēc tā. Es arī parādīšu, šobrīd strādājam pie interešu izglītības programmas. Mēs pie tā strādājam. Es atbildu par to zīmolu pusi. Te mēs ieliekam identitāti, domājam, kā mēs viņu nosauksim. Bet tas nav tā, ka mēs esam par to izdomājuši iepriekš. Tas notiek tā ad hoc. Tajā brīdī domājam, daram, zīmolojam. Un trešais izaicinājums ir apzināt un veidot šos autentiskos stāstus. Un tas pēc būtības arī ir pietiekami liels izaicinājums, jo stāstus mēs stāstam visu laiku. Vai tie ir amatnieki, vai tie ir bērni, vai kas tie būtu. Jautājums ir, kurā brīdī un kā mēs viņus kaut kā noķeram un iepakojam un tā kā izveidojam kā stāstus. Un skaidrs, ka šeit arī vajag resursu. Te vajag zināmā mērā gan kas to vai filmēs, vai kas tos pierakstīs, vai kas tos dokumentēs un tā. Kas ir tajā arī tā, un kā mēs tos stāstus arī izmantojam tad identitātes būvēšanā un tā. Un šo es atstāšu, jo man droši vien tas laiks iet uz priekšu. Jums noteikti arī būs ieskats, kā jūs varat palūkoties uz šo identitāti un kur tās vērtības meklēt. Šis ir nācis tā kā no zīmolvedības šis slaids, bet es viņu esmu pielāgojusi tādai kopienas vietas zīmološanai. Ka katrs no šīm lietām, vai tā ir daba, vieta, kopiena pati, kultūras mantojums, pārvaldība, ekonomika, ekonomika tirgus, tur varbūt vairāk ienāk tās radošās industrijas, ko tad mēs meklējam, kā suvenīrus, piemēram, vai kā mēs kaut kādā veidā mēģināsim padarīt kādu pasākumu multimediālāku, ko mums tur vajag, vai tur vajag kādu aplikāciju vai kaut ko tādu. Mēs arī neko tādu neesam atvēzējušies, bet katrā ziņā kaut ko domājam tādu, lai mēs padarītu tādu interesantu, atraktīvu to saturu, ko mēs radām, vai ne? Mēdīji, ļoti liels darbs. Es patiesībā katru reizi par katru notikumu, mazāko pasākumu rakstu preses relīzes. Neskatoties uz to, ka tie mēdīji varbūt mūs neņem vērā un neatbrauc, bet mēs esam letā, mēs tad zinām, ka mēs tur esam. Mēs cenšamies visu laiku dot informāciju.
Pat vismazāko lietu iznāk mums grāmata, vai mums, ja, protams, konferences vai kaut kas tāds notiek, mēs visu laiku dodam ziņas, ko mēs darām. Vietējos, reģionālos, nacionālos, visu laiku pie tiem stāstiem mēs arī mēģinam iedot uzreiz arī to vizuālo, līdz to vizuālo pienesumu un tā tālāk. Notikumi, jā, rituāli, tīklošanās partnerības jau runāja par šo te kopienas darbu. Un liekšu mazliet tālāk, un pie šiem te stāstiem, domājot par pašiem stāstiem, jūs zinat to teicienu, nestāst man pasakas, vai ne? Tā kā liekas, ka ir drusku kaut kas savīts un saviņķelēts tajā stāstā un domājot par tiem autentiskiem stāstiem, bet cik ir forši, ka tu nonāc vietā, kuru tu gribi iepazīt, un ka tas gids ir tāds, kā ir arī tas nosaukums, ka gids ir tas kaktu gids, ja? kurš var izstāstīt nenormāli sulīgi un varbūt kaut ko vēl piepušķo klāt. Novada pētnieki to ļoti labi saprot. Un tev liekas vienkārši, tu dieniņ, cik tu esi atklājis, vai ne? Un tad tu vari klausīties tās pasakas. Bet tās ir balstīts arī faktos, par to nav stāsts. Bet cik forši ir, ka tie autentiskie stāsti ir tādi stāstītāji. Un te arī kāpēc tie stāsti ir būtiski un tas, ko mēs ņemam arī vērā, ka pirmkārt, stāstiem pašiem jau ir tā senā vēsture, un mēs arī ļoti, arī pēc būtības arī pati jau kā pētnieki kurpēs iekāpjot. Tas līdz beigām? Okay. Es arī tajās kurpēs iekāpjot, es parasti ļauju stāstīt, ka tas narratīvs, lai plūst, un tad reizēm tās intervijas, zinu, kad ar sēļu kopienām arī runājām 2-3 stundas, jo jūti, ka telefons jau sakars, bet vienkārši nenormāli interesanti, jo pēc tam tu vari to materiālu izmantot un iespējams atrast, ieraudzīt kaut kādu brīnišķīgu niansi, sēļiem savādāk. Tur es viņus pētīju no tās vietas identitātes konstruēšanas veids, kā viņi strādā pie vietas identitātes. Bet mēs paši, tad, kad es intervēju, piemēram, mammu vai onkuļus, vai kas tie būtu, man ļoti interesē, jo tajā stāstos parādās kaut kādas tādas vietas nianses, kuras pēc tam tu vari izcelt kā tādu mazu stāstu, kuru varu vizuāli izveidot un pasniegt atkal savai auditorijai un radīt tādus, sērijas. Un man tas ļoti patīk, ka tu uztausti kaut ko tādu, ja? Un, protams, ka stāstiem vienmēr ir tas jēgpilnais konteksts, jūs jau pirmīt arī šeit runājām, ja, cik stāsti var būt iedvesmojoši, vai ne, cik tie var būt kaut kādā veidā drošību radoši, tā kā tev vajag tos stāstus, vai ne, ka tu vari identificēties. Un, protams, kad arī pateicoties tiem personīgiem kontaktiem, mēs ļoti iepazīstam caur stāstiem. Mums tas tāpēc arī svarīgi ir gan tie stāstnieki teicēja kustības, bet mums arī kultūra telpā mēs arī praktizējam. Cenšamies praktizēt šos te stāstīt vienam par otru, ja, kad to mēs piefiksējam, jo caur to mēs identificējamies, mēs tuvāk iepazīstamies. Un tur šķietam nav nekāda sakara tiešām ar zīmolu vai zīmolvedību. Vienkārši tas ir process, kuru mēs veltam, klausoties, sadzirdot, ko katrs stāst un no dažādām paudzēm un tā tālāk. Un arī tas, man liekas, arī jūs pirmīt arī pareizi minēt, klausoties tais durvīm, kad arī tie kvalitīvie, autentiskie stāsti, viņi kaut kā cenšas izkļūt caur tam troksnim, tai informācijas telpai, kas arī ir būtiski, jo lai tu, kā es pieminēju to konkurēšanu, ir ārkārtīgi grūti konkurēt tiešām ārkārtīgi blīvā informācijas telpā, mēģinot pat atrast kaut ko atšķirīgu, kā tu vari sasniegt, vai ne, un tā tālāk. Bet te ir tas reizē posts un reizē atkal brīnums, ka tie stāsti tiešām sasniedz tās ausis kaut kā savā veidā, neskatoties uz to, ka vai tas ir caur sociālajiem mēdījiem vai kaut kā uzrunājas un tas aiziet. Un tāpēc tā cīņa pēc mērķa auditorijas uzmanības var būt ārkārtīgi depresīva, un es pati tiešām nākot no reklāmas jomas to saprotu, ko tas nozīmē, ka tu tāds citrons izžmiegts domā, ko atkal tu izdomās, kādu jaunu ideju un radīs un tā tālāk. Un reizē tie autentiskie stāsti tiešām viņi nāk no sirds arī, tur ir sava kvalitāte ielikta un patiesībā ik viens stāsts var kļūt par stāstnieku un to mēs arī mudinām savā kopienā,
ka šeit jau nav atkarīgs no tām prasmēm, ka tu iemācīsies tagad stāstīt stāstu. bet kad tu mēģini, stāstot par sevi vai jau iedodot šo te valodas saudabību, tu jau kļūsti par tādu savas pieredzes nesēju. Nu jā, un, protams, stāsts palīdz iemīlēt arī vietu un savu kopienu. Un bieži vien cilvēki, arī mūsu kopienu, viņi saka, pats es nezināju par šo nemaz. Nu kā, nopietni, te kaimiņos. Kaut kas tāds bijis vai kaut kā atklājis, tu kā iepazīst. Un, protams, ka tas ir atkarīgs arī no kopienas lieluma, izmēriem un tā. Bet manā gadījumā man ir nenormāli interesanti. Katru reizi es tiešām iepazīstu Lēdurgu no jauna vai Staiceli vai Ārciemu. Nu, katrā ziņā tās vietas ir ļoti interesants, ka tu pēkšņi saskati kaut ko tādu. Un tas, kas vēl ir būtiski, ko es arī šeit uzlikšu, ka stāstiem nav jābūt kaut kam racionālam. Nu, ka mēs stāstam par to, tur kāds skrubinās visu laiku. Vai ne? Baltādam. Jā. Ka tam stāstam nav jābūt tikai par to piedāvājumu, ka mēs tā kā racionāli gribam izstāstīt par visiem priekšrocībām, ieguviem pastāstīt, ka mēs esam nenormāli labi, vai mēs esam tādi un tādi, jo mēs esam tādi un tādi. Nu nē, tam racionālajam vai nav tam funkcionālajam, citreiz es saku, nav jābūt primāri. Tam ir vieta, ja man, piemēram, ir jāiet un jāstāsta mūsu stāsts deputātiem. Skaidrs, ka tad es iešu, cienījamie deputāti, kungi un dāmas, ar faktiem, tad ļoti, ļoti tādiem piesātinātiem racionālo informāciju. Bet vienlaikus tie stāsti jau ir daudz vairāk par tādu emocionalitāti, par to personību, kādu mēs esam. Stāsti arī nekad nav meli, ar to ir jāuzmanās, jo tiklīdz tā manipulēšana un kā jau es minēju sākumā, vēsturiskie fakti, neskatoties to, ka es strādāju kopā ar pētniekiem, es ārkārtīgi uzmanīgi domāju par gadu skaitļiem un tā tālāk. Ja mēs nevaram to samelot, sevišķi, ja mēs ejam kaut ko publiski, tur jābūt ļoti uzmanīgiem, sevišķi, ja tas ir par kaut ko tādu. Vienlaikus tam ir veids, kā to izstāstīt atkal. Bija tā, vai tā leģenda stāsta, kur tad tu tur vai nevairs pie. Bet, labi, stāsti nav tikai arī verbāli, ļoti daudz šobrīd, protams, vizuāli filmēti, kinētiski, tāda kustībā esoši, ka tu izveidojot objektu. Mums tagad bija viens, es neieliku to prezentācijā, bet bija viena brīnišķīga jaunieta mākslas skolas projektā izveidojusi tādu tā kā stikla putnu, kas ir lībiešiem šie putnu tēma ir ļoti tuva. Un tad bija tas čičor putns vai tas pavasara vēstnesis izveidots kā tāds mobīls objekts, kur arī veidojas stāsts. Kinētiski skanoši, iesaistoši, galu galā multimediāli, un tie nav statiski, un stāstus arī pasarg Dievs nav jākontrolē viņiem, jo viņš vairāk izplatās, jo viņš ir vairāk autentiskāks, vairāk viņā ir tās tieksmes izplatīties pašam kā tādam vīrusam, vai ne, kas ir labi. Un arī tas, kas man es vienmēr tā kā nākot no tās reklāmas jomas piedomāju, vai mēs netaisam pārāk uzbāzīgs tā kā reklāmas. Ja? Tā kā kaut ko es uzreiz redzu, ka tu cilvēks uztver kā reklāmu, un šitais vispār ir. Un tur ir uz robežas. Man pašai ir tāda projekta, kur ir sanācis. Bet, protams, jāpazīst tā savu auditoriju, vērtības, mēdīju lietošanas parunums, dzīvestils un tā tālāk. Un te ir mans viens no pirmajiem projektiem. 2015. gadā mēs braucām pētīt kopā ar pašvaldības ļaudīm Dobeles novada mājražotājus, ap 40 cilvēkus intervējām, izveidojām mājaslapu Dobele dara, un Dobele dara pēc apmēram cik tur 2 gadiem kļuva arī par novada zīmolu. Bet šis bija patiesībā mans pirmais vietas zīmološanas darbs, bet te tas vietas zīmols nāca kā patiesībā, ja es būtu tajā laikā, tieciet mani, es nezināju par kopienas zīmolvedību tajā laikā vēl. Tas pēc būtības ir stāsts par kopienu. Jo mēs pēc būtības intervējām, filmējām cilvēkus, un tad gadus pēc kārtas mēs izdevām katru gadu, mēs centāmies veidot gan darītāju stāstus, tā kā sanumurēti Dobeles darītāju stāsti, dažādi cilvēki stāsta par sevi un YouTube kanālos to liekot, un pēc tam mums bija viņi tālāk jau aizgāja kā novada lepnuma stāsti. Viņi bija, protams, izskatījās gan reklāmiski, jāatzīst, bet tāpat laikā, tad, kad tu ieraugi savējo, kurš stāsta, vai ne, tas ir kaut kāds atkal, tas arī lepošanās moments, bet šis ir mans viens no pirmajiem projektiem, kuru mēs arī veidojām kā fotoizstādi ar cilvēkiem no kultūras, no mākslas jomas. Mēs viņus portretējām viņu tajā dabīgajā vidē.
Un šī bija daļa no Dobele dara zīmola. Un tāda mēs arī viņu saucām izstāde bija mana darīšana, kur katrs arī stāsta par savām gaitām un tā tālāk. Tāds mazs projektiņš, bet tāpat laikā šis projekts bija tajā 2011. Gadu laikā izauga par tādu tā kā savējo. Ka viņš nāca tā kā no pašiem. Tas, protams, tā komanda, fotogrāfs, filmētājs tur bija, bet tāpat laikā tas kļuva par to, ka tie ir mūsu stāsti. Tas bija no tās puses. Ja droši vien tas nāktu tā kā, tas pat nenāca arī gluži no pašvaldības tajā brīdī puses, tā kā, klau, mums vajag safilmēt tos vietējos. Nē, ka tā bija tā kā tāda izauga, tā saucamā bottom-up, tā kā nepieciešamība. Bet, jā, un tāds ļoti mīlīgs viss, tāds ļoti tiešām jauks tas projekts. Es pārlikšu pāri arī tiem vietu stāstiem, pievēršoties kultūra telpām un mazliet parādot arī tajās vizualizācijās, kā mēs strādājam ar kultūra telpas zīmolu. Kā jūs zinat, šobrīd tiešām kultūra telpas jau sāk izjust varbūt kaut kādu konkurenci, varbūt ne, bet katru gadu nemateriālajā kultūras mantojuma sarakstā, kas ir ļoti brīnišķīgi, ierakstās kāda jauna kultūra telpa. Šogad priecīgi esam par Nautrēnu kultūra telpu, kas ir ārkārtīgi tiešām svētīgi, ir ar tik ļoti bagātīgu šo te garīgo sakrālo mantojumu un ienākusi, un tā ir, jā, tāda atkal Latgales, vai ne, savā ziņā tā identitātes un sejas veidotāji no tādas zīmolvedības puses. Protams, Upītes kultūra telpa, kas ierakstīta jau 18. gadā reizē ar Rucavu, un Lībiešu kultūra telpu, Suita, jā, jau pirms tam jau, bet tad 22. gadā pievienojāmies mēs, Vidzemes lībiskā kultūra telpa, un Nīcas kultūra telpa, un Bārta 23. un arī Piebalgas kultūra telpa 23. Ļoti gaidām Sēliju, ļoti gaidām vēl kādas kultūra telpas, un es domāju, no tā viedokļa, cik ļoti bagātīgi tā karte tad varētu veidoties. Un runājot par tiem zīmoliem vai tādiem simboliem, manuprāt, izteikti pirmā bija kultūras telpa Upītei, šis te zīmols, vai ne, ko jūs arī noteikti. Jā, kāds ir? Upītei Dzēvaja, jā, ļoti, ļoti labs. Un mēs redzam, ka ienāk tas zīmols, vai ne, tas mārketings zināmā mērā ienāk, un tas patīk jauniešiem arī dzenu, ne tikai, bet tu zināmā mērā caur to zīmolu vedību padari redzamāku šo te kultūra telpu. Rucavas kultūra telpai šobrīd ir arī izstrādāta zīme, un mums Vidzemes lībiskai kultūra telpai arī dzenu. Un tālāk jau es tad pastāstīšu par mums, kā mums tapa šie te stāsti saistībā ar šo te zīmolu, ko mēs darījām. Bet te tas mērķis ir jāsaprot, ka tas mērķis mums, šobrīd es pat neteiktu, ka mēs veidojam kaut kādu šausmīgu kultūras telpas zīmolu, tādā izpratnē, ja es to teiktu, ka man jāstrādā ar zīmolvedību strateģiski, tad tas būtu, es nezinu, droši vien daudz resursus prasošāks, daudz tāds standartizētāks projekts nekā tāds, kā tas izskatās šobrīd. Tā mūsu vajadzība, kāpēc mēs sākām domāt par mūsu lībiskās kultūra telpas zīmolu, bija nepieciešamība vizuāli nolikt kādu zīmi blakām tām visām zīmēm. Ja mēs esam uz viena plakāta, tad mums vajag zīmi. Un mēs sākumā patiesībā šis mums radās, ja es nemaldos, pagājušā gadā, līdz tam mēs lietojām vienkārši Vidzemes lībiskā kultūra telpa. Tā kā tekstu, un katru reizi mēģinājām izmantot citu fonu, bet vienkārši tā bija stratēģija, lai vienkārši iedibinām to, ka tas nosaukums tiek parādīts uz komunikācijas materiāliem. Bet tad šobrīd mēs esam nonākuši līdz dzērvei, un šī dzērve mūsu izpratnē ir arī no salats lībiešu valodas kurg, kas tā kā caur to skaņu un caur to simbolu vai caur to arhetipisko putnu veido tādu piederības izjūtu tai mūsu kultūra telpai. Ko es ar to domāju? Mēs pirmkārt redzam dzērves mūsu purvos. Mums ir arī tas biosfēras rezervāts Ziemeļvidzemē. Man pašai pie lauka mājās mums ir arī ļoti daudz tiešām arī tuvu dažādu ūdeņi, tad mēs arī šīs dzērves dzirdam, redzam. Man ir kaut kā tā, ka es varbūt esmu tādā vecumā, es atvainojos, bet man birst asars tik līdz es dzirdu to putnu.
Es nezinu, man nav kas tāds, bet es esmu emocionāli ļoti piesaistīta. Tiešām es dzirdu dzērvi, man birst asaras. Tur ir kaut kas tāds emocionāls. Droši vien būs jāiet pie psihoterapeita. Bet, nu labi. Bet tas simbols man savā ziņā asociējas ar mājas sajūtu arī. Mēs par to runājām arī kultūra telpā izvēloties. Un neba tā, ka mēs patiesībā sākām no lāča. Līdz nonācām līdz dzērvei. bet mēs par to domājām no tā viedokļa, ko tas mums nozīmē. Ar kādas sajūtas, kādas piederības izjūtas mēs gribam šeit ietērpt šajā dzērvē. Un lībiešiem, tiesa Kurzemes lībiešiem ir tas ticējums, ka putni nedodas pārziemot uz siltajām zemēm, bet putni pārziemo ūdenī. Vai nu jūrā, mūsu pusē, upēs, ezeros. Un tad, kad pienāk marts, kas ir pirms pavasara saulgriežiem, tad mēs šos putnus modinām no ziemas miega. Mums viņus ir jāizvilina ārā no ūdens. Un tad mēs dziedam čīčorlinkis, varbūt esat dzirdējuši šo dziesmu, tad čīčor putni, nu ir laiks mosties. Un visi tie putni, tad ar to arī iedarbinām enerģiski arī lībiešu kopiena, iedarbina to savu spēku, respektīvi mums sākas jaunais gads. Tātad mēs pušķojam eglīti, ir pirmajā pavasara saulgrieža, tas ir tas laiks, kad mēs svinam jauno gadu. Putni ir atgriezušies. Un šeit arī tā saikne šo dzērvi, ka tā rada to mājas sajūtu, tā rada to sajūtu par šo cikliskumu, ka nekas nebeidzas. Mēs varam kaut kādā brīdī ieziemot sevi, bet mēs ceļamies atkal augšā ar jaunu enerģiju, ar jaunu spēku. Un tas stāsts mums likās ļoti vitāls. Un ļoti tas arī tradīcijās balstīts, kas mums arī uzrunāja. Un, protams, arī mēs faktoloģiski atrodam to dzērvi. Un te brīnišķīgs arī gan celts lībiešu valodā uzrakstīts teksts, ka ik viens cilvēks mīl to zemi, kur viņa šūpuls ir stāvējis. Viņš uzreiz sajūt laimi sirdī, kad vien var runāt par savu dzimteni vai dzird par to runājam. Cilvēki tāpat kā putni savas ligzdas neaizmirst un vienmēr atceras tās domās daudzreiz tajās atgriezdamies. Caur tādu tēzi, bet ne tā vienīgā lieta, mēs nonācām līdz tā dzērvei, un mums tad ir izstrādāt šī zīme arī vairākās valodās, igauņu, latviešu, angļu un salats lībiešu valodā, kuras mēs lietojam. Un dzērve vai dzērves vai putna motīvi, arī tas spalvu elementi, tie mums ienāk šajos arī komunikācijas materiālos, un te mēs varam salīdzināt, kāda mēs bijām pirms tam. Vidzemes lībiskā kultūra telpa, mēs rakstījām Vidzemes lībiskā kultūra telpa, Limbažu novads, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads, un tagad mums ir šī zīme, kuru mēs liekam. Tad, kā es minēju, tas mērķis bija vizuāli būt uz vienas līnijas ar visiem, ar kuriem mēs vēlamies asociēt sevi, sadarboties un tā tālāk. Un tas varbūt tas pirmais impulss. Un, protams, ka mēs ļoti arī domājam pie dažādām aktivitātēm, un arī tas neizslēdz citus vizuālos komunikācijas instrumentus. Piemēram, Lēdurgā notiek šķībdziedāšanas vakars, kur visi sanāk un rauj pa savam vaļā, kā sanāk, tā sanāk. Tur ir savs zīmoliņš iedzīvināts, tad ir putras dienas arī, šeit arī no Lēdurgas, bet putras dienas notiek arī citās vietās, kur visa diena tiek vārīta putra un brauc ciemos. Tās viss iedzīvojas ļoti labi tajā mūsu zīmola stāstā. Arī aiz tā, ko jūs minējāt, ka tas ir tāds dabīgs un autentisks, jo tā šķībdziedāšana ir vienkārši burvīgs pasākums, ka tur tiešām rauj, kā katrs prot. Un mēs arī veidojam, mums ir arī šīs konferences katru gadu. Mums šie plakāti praktiski paliek vieni un tie paši, tie ir veidot arī aiz tā, ka mums vienkārši arī taupot resursu. Tu nevar katru reizi piesaistīt, izstrādāt. Mēs vienreiz izdarām un strādājam. Te ir 24. te 25. gads, tas, kas mums mainās tēma. Un runātāji, protams, dalībnieki un tā tālāk, bet tēma, ja mums bija tad stāsts par valodu, tad mums šogad mēs runājam par arheoloģiju un vietas atmiņu, un atkal, tie logotipi jau tagad ir jau
pamainījušies. Nu tā, bet tas ir arī šī vizuālā valoda ir ļoti vajadzīga un arī, kā mēs kultūra telpā arī pārunājam, ka tā sakārtotība, kas ir ap vizuālo komunikāciju, tā arī mums ir svarīga. Nu, ka mēs redzam, ka tas ir kvalitīvi profesionāli. Tāpat laikā var būt ļoti, tas nav tā kā uzlikt standarts visam. Šeit, piemēram, deju kopa lauga. Lauga arī ir lībiešu vārds. Lauga nozīmē, nu tā kā akacis purvā. Lauga. Tad jaunieši, kas, starp citu, 5 jaunieši un katrs jaunietis interesanti, ka reprezentē savu kultūru novadu teju, jo tur dejo ne tikai Vidzemes lībiešu pēctecis, bet ir Sēlis, ir no Latgales puses meitenes Rīga un tā tālāk. Un tad tā pirmā izrāde tapa 1/5, tā kā runājot par šīm te etniskajām identitātēm. Ja, tā kā 5 etniskās tautas, sēļi, latgaļi, lībieši, kas mums vēl kurši, un ko es vēl nepieminēju, zemgaļi. Jā, ja, tas pirmais uzvedums bija par to, un otrs bija par lībiešu domas pie Salats. Bet kāpēc es šo rādu? Mēs arī ar jauniešiem arī par šo runājām, ka viņi veido pilnīgi to savu nosacītu zīmolu, savu identitāti ap šiem te uzvedumiem un stāstiem. Un savukārt tas, ko mēs varam izmantot, mums ļoti patīk. Mēs šobrīd domājam pie saucamā merču, kas ir tā kā suvenīri. Mēs domājam izmantot kaut kādus motīvus, kas nāk no šī, jo šie motīvi, kas tur vijās, tā ideja bija tāda, ka tur ir tādas dzimtas upes, tādas saites, tie pēcteči un tā. Un tas mums šobrīd ir tāds karsts kartupels vai tēma, kuru mēs centīsimies pārvērst tajā arī tādos merču vai kādus suvenīru produktos. Un tas, ko es minēju tagad, ko mēs strādājam, atkal domājot par to vizuālo identitāti, šobrīd strādājam Pintrašu izglītības programmas, un mums tad radās tāds apakšzīmoliņš iepazīst Vidzemes lībiešus, kurus mēs arī izmantojam visu laiku šobrīd. Un ienāk tās 3 krāsas no karoga, un tad mēģinam radīt, lūk, te ir tie stāsti, mēs veidojam tad šobrīd top Vidzemes lībiešu pēcteču dzimtes un to dzīves vietu stāsti kā video. Te ir ar skolu, ar Pāles pamatskolu veidoti video kopā, dodoties ekskursijās pa Vidzemes lībiešu pēcteču, tā teikt, pēdām. Un te ir Atis Kārnupis, manas mammas brālēns, kurš greb koku karots un sienu izskaptis, joprojām esot savos 85 gados. Bet šos stāstus par seno amatu pratējiem arī mēs šobrīd veidojam. Tu jau nav daudz, tie ir apmēram 4, ko mēs varam izdarīt gadā, bet mēs pamazām to mēģinām ieaust. Un tagad ir par koku amatniecību, par nēģu ķeršanu, par piejūras zvejniekiem un par putras vārīšanu. Tad kādreiz vārīja putru un kā šobrīd to dara. Bet mēs redzat, visu mēs mēģinam arī tā teikt nobrendot. Ja, tā kā atrast tos kodus, lai tas veidojas un paliek tā identitāte, tur ir klātesoša, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tā. Un, es gribēju pieminēt, protams, arī lībiešu viens stāsts, bet meistari ir tepat blakām patiesībā. Meistari ir blakām, un tas, ko dara biedrība Sēlijas salas, tur visa cieņa sēļiem, jo to, ko ir izdarījuši šobrīd tiešām Daina Alužāne un Anda Svarāne un visas stiprās sēļu dāmas un kungi un vilki kopumā, tad tas tiešām parāda to kopienas, no vienas puses to kopienas spēju, ne tikai, protams, kopiena abstrakti, bet tomēr kopienas aktīvistu līderu spēju kaut kādā veidā motivēt un izcelt tos stāstus un tos parādīt. Un tas, ka šeit dzīvo sēļu ciltis, tāds ļoti spēcīgs arī atrasts tas solījums, šis cilts, kas pēc būtības ir tāda asins radniecība, vai ne? Tas ir ļoti spēcīgi to pateikt par kopienu. Un arī šie te vietējo kopienu identitātes zīmes un ar ap katru veikts pētījums, aizbraukāts, aptaustīts, izrunāts. Šeit ir ko mācīties. Un es teiktu, ka arī tiešām nav, šobrīd runājot par kultūru vēsturiskajiem novadiem un kultūra telpām, nav šāda precedenta, tas, ko ir izdarījuši sēļi. Tas ir tiešām neviltot, nevelti. Es tiešām uzrakstīju arī savu promocijas darbu par viņiem un
Tas ir kaut kas unikāls. Jā. Jūs sacījāt, ka Sēlija... Jā. Sēlija vienīgā, kam vēl nav šīs kultūra telpas. Jā. Kāpēc viņiem ir tik daudz viskaut kas, bet nav... Kultūra telpas? Jā. Es domāju, ka viņiem būs. Tas ir jautājums, bet es nezinu, cik tas ir šobrīd... Neskaidrs, ka viņus to iet un brīnišķīgi, ka viņiem reizē ar Latviešu vēsturisko zemi likumu, viņiem ir sava kultūras programma, kur pēc būtības viņi var identificēt gan kultūras mantojumu un strādāt pie tām savām vērtībām. Bet Sēlija ir sarežģīta no tā viedokļa, ka viņus administrē 3 novadi. Tātad šīs institucionālās identitātes un arī institucionālās saistības ir ar Vidzemi, ar Latgali un ar Zemgali. Ja, un līdz šim arī pētot par sēļiem un sēļu identitāti, tur es mēģināju to arī saprast, kas tas notiek. Tur tiešām ir tāds ļoti daudz uzspiestas identitātes. Es atceros, ka man viena no pirmajām intervijām, tad, kad es intervēju arī cilvēkus, viņi saka, jūs tikai nedomājat, mēs neesam tie, ko jūs domājat, mēs esam. Tādi dubultie noliegumi. Un es prasu, ko jūs domājat, ko es domāju, kas jūs esat. Droši vien jūs domājat, ka mēs esam latgaļi. Vai tuvāk, tā kā, piemēram, kas sanāk Jelgava, Jā, tuvāk tur, tā Zemgales pusē atkal, nedomājat, ka mēs esam zemgaļi. Ja, un tas identitāšu mikslis, ja, kas ir, tas ir viens puses tāds izaicinošs, un tie slāņojumi tur ļoti daudz, un līdz ar to viņi tiešām paši caur šādiem projektiem sevi definē. Viņi sev atjauno no jauna, un tas ir brīnišķīgi. Bet runājot par kultūra telpu, viņu pašu vismaz tajā viņu sarunās mājo tas, ka viņi pēc būtības gribētu visu Sēliju kā kultūra telpu. Kam es nepiekrītu, to var darīt, bet man liekas, ka tāpēc tās salas, tās Sēlijas salas, viņas ir tik sulīgas, bagātas, katra kā pērle. Kā minēja, man liekas, Ieva Jātniece. Jā, mēs esam kā pērles savērtas tādā virtenē. Un man šķiet, ka tur ir tieši tas potenciāls, ka tur katra tā bebrene, dviete, aknīste, katra var būt kā maza kultūra telpa. Tāpēc man tā viens puses liekas tā, bet brīnišķīgi, tad viņi būs lielāki par mums, jo mēs esam šobrīd lielākā kultūra telpa. Bet tas ir īstenībā forši, jo es domāju, ka viņiem noteikti tur ir potenciāls, pilnīgi noteikti. Jā, bet es domāju, ka viņi ar šādu, vismaz to, ko viņi iet ar to zīmolu, viņi ir nobruģējuši ceļu. Bet skaidrs, ka tas ir balstīts nevaldības sektora darbā ļoti lielā mērā. Un man citreiz ir tas jautājums, kas notiks tad, ja, piemēram, nebūs tie projekti, kas tagad arī tā situācija ir vienkārši tik nenormāli dramatiska citreiz. Jo šis ir tiešām pašu cilvēku paveikts. Kurš to pārņems, tad kurš to iedzīvinās? Tie tādi man retoriski jautājumi. Skaidrs, ka tam noteikti būs tas turpinājums. Bet un starp citu no sēļiem, runājot par to viens citāts, runājot par simboliem, tūlīt es arī pabeigšu. Tas, ko ir teikuši paši sēļi, tas, ka mums var būt vairāk simboli, jo vairāk simboli, jo labāk. Ja, man šķiet, ka tā ir viena no problēmām, ka kaut kur to aizēja uz to vienkāršošanu, ja, un varbūt arī oficiālie simboli, kā piemēram tā heraldika, ģērboņi un tā, un varbūt arī tautas simboli. Kāpēc nē, ja? Tā kā, jo vairāk to pieturas punktu, ko tu atrod, ar to ir jāsāk, un simboliem ir ļoti liela nozīme asociācijām par sevi. Viens no veidiem, kad grib sākt runāt un stāstīt, tad par kaut kādu attīstību ir paprastīt, kas tu esi, kāds tu esi. Un tas, starp citu, mūsu Sēlijas salu kontekstā vienmēr prasījām asociācijas par citām Sēlijas salām, ko jūs domājat par šo identitāti un tā tālāk. Un tad devām atpakaļ. Tad katrs ciems domā par otru ciemu un tā tālāk, ko tad var saskatīt tajos simbolos. Un cilvēkiem gribas būt redzamiem, un simbols ir tas, kas to visu parāda. Kaut kādā veidā, ja tā simboliskā dimensija, tā piedrības izjūta, kas tiek viedot, un tā sociāla arī dimensija, ka mēs par to runājam. Jo citādi, kā mēs par to varam uzzināt? Kā mēs tos stāstus varam iedzīvināt, ja mēs par to nerunājam, vai ne? Līdz ar to šis brīnišķīgi un skaidrs, kad sēļiem sadzīvo vienlīdz labi oficiālais dambriedis un neoficiālais vai neformālais vilks, vai ne, kas te ir. Lūk, abi divi sastopas, vai ne?
Bet jā, tas vilks iet cauri, un vilks, un vilka mots, un vilka raksts cimdā, un visi stipri vīri darbus dara, un daudz, kas, ja tie simboli parādās, tas vilciņš vai vilcēns un vilcāns, tā kā tur arī ir tas savs pamats, bet tie simboli tiešām tā, man liekas, tā ietver tā identitāte, ka tas vilks ir barvedis, un tas vilks ir tāds ļoti spēcīgs raksturā, kurš nepamet savējos un cīnīsies līdz galam, nu tās konotācijas vai nozīmes ir ietverts. Un man bija arī prieks un gods strādāt ar sēļiem pie tā pirmā ģērboņa, lūk, kur tie 3 vīri stāv lepni ar sēļu, šo te sudraboto vilku uz krūtīm, tā kā strādāt pie tā ģērboņa stāsta veidošanas un apstiprinājumu gan no dažādām arheoloģisku, etnogrāfisku un citādu tā kā zinātņu puses. Bet, nu jā, te sadzīvo un tie stāsti veidojas, lūk, badīgs kā vilks vai vilka mota, bizipinu un tā tālāk. Ja tā kā viņš tik forši iedzīvojās un dabīgi arī, bet tie simboli ir vajadzīgi. Nu tā, liels paldies! Ceru, ka jūs izvedu cauri tādam kopienas zīmolam, jā, un es priecāšos, ja būs jautājumi. Paldies! Neminot vārdus, vai var palūgt, lai jūs izstāstiet dažos teikumos, kā parastu cilvēku jūs brendojat un kāds apmēram notiek? Tā, lai neskartu jūsu biznesa intereses, protams. Tur nav tāda, tik tālu nav to noslēpumu. Nē, nu tad, kad tu strādā tādu personīgo zīmolu, tad pirmkārt tā ir tā kā, tur ir jābūt tādai savstarpējai ķīmijai. Jo ir bijuši gadījumi, kur personīgie zīmoli man ir šobrīd tapuši, man liekas, 2, nav daudz, bet tas ir ilgstošs process, bet arī es nevaru tādā savā citreiz izvēlēties vai saprast, vai būs vai nebūs, jo tā ir ārkārtīgi tiešām tāda sadarbība pirmkārt. Ļoti daudz, kas ir, protams, ir izstrādāta, kas nav noslēpums, ar to gan es varu padalīties šoreiz nav līdz, bet man ir izstrādāta tāda zīmola matrice, sākot ar identitātes to kodolu, kur ir jāizpēt, kādas vērtības man patiešām ir, un ne tas, kad es pajautāju, kādas ir tavas vērtības. Es esmu godīgs, es esmu radošs. Labi, bet ko tas nozīmē? Tu rocies tālāk, un tu aizēj līdz tādiem tiešām dažādiem aspektiem, kur beidzot tu mēģini atrast to tiešumu vai kaut kādas tādas interesantas, unikālas vērtības. Tā kā tu strādā ar identitātes kodolu no vērtību puses, bet tu mēģini arī, protams, skatīties, tā kā jūs šeit minējāt, ir tā ambīcija, ka tu šobrīd esi nodefinē to savu stāju, savu kodu, identitātes kodu, caur vērtībām, protams, tev ir pieredze, sasniegumi, viss, ko tu esi darījis dzīves laikā, bet vienlaikus ir arī šī mīkstā puse. Kas ir tavs lielais dzīves mērķis? Parasti cilvēki saka, ka tas ir miers, tā ir laime. Man arī pašai ir arī miers, man ir tas iekšējais miers, man ir ļoti svarīgs. Bet kā es to varu padarīt par produktu? Vai par to mārketējumu, ja? Kā mēs to mieru varam atrast. Un tā ir tāda saruna, tad kas tad ir tie biznesa mērķi? Manā gadījumā šobrīd pie tā, ko es strādāju, cilvēks, kurš nāk no profesionāla vides, starp citu no Līvāniem, kundze, kas ir atnākusi ar saviem maziem bērniem uz Rīgu tikai ar koferīti un iesākusi savu biznesu Rīgā un ir šobrīd izaugusi līdz tādam Baltijas līmeņa uzņēmuma, drīzāk tiešām tādai biznesa lēdijai. Bet tāpat laikā viņa saprot, ka viņai ir ļoti daudz ko dot tādā kauču līdzgaitniecības jomā, un viņa vēlas tagad stiprināt to tēmu. Iepriekš es strādāju atkal ar tādu zīmolu, kur bija stipri akadēmija, zinātne, bet es vēlos šo zinātni pārvērst par pieejamu produktu un to pārdot kā seminārus, kā grāmatas, kā raidījumus un tā tālāk. Līdz ar to, kā tās manas zināšanas pārnest un kā tad mani izcelt ārā no tā, varbūt neizcelt, bet zināmā mērā man iedot vēl kaut kādu dimensiju, ja, tā tad caur šo zīmolu. Tā kā tas ir tāds, tur ienāk, protams, mārketings un vispārējais un komunikācija, bet tas ir primāri, tas ir strādāt ar to cilvēku identitātes kodu un skatīties, ko mēs varam padarīt publiski,
ko mēs tā kā paturam, cik tālu ir tās robežas tajā, ko mēs stāstam, ko nē. Ļoti liels treniņš tieši tajā mēdīju ziņā, ja, kā mēs runājam, kā saglabāt to savu stāju, arī konsekvences un tā tālāk. Un kādi ir tie galvenie vēstījumi? Vai tā ir ģimene, vai tas ir mans miers, vai tie ir mans, kas tas ir, tad es mēģinu viņu tajā procesā saprast un padarīt par tādu. Gala rezultāts visticamāk ir, vai tā ir mājaslapa, vai tas ir kāds pasākums, notikums, ar kuru cilvēks sev piesaka un turpina savu biznesu, bet iespējams kaut kādā jau citā, vai no amploā, vai tā. Tā. Jā, lūdzu. Reizeknē mums ir neliela, bet forša entuziastu čupiņa, saucas biedrība nezināmā Reizekne. Mēs organizējam dažādus pasākumus, uz kuriem cilvēki patiešām nāk, viņiem ir interese. Bet tajā brīdī, kad biedrībai vajadzīga kāda konkrēta palīdzība, praktiskas lietas izdarīt, piemēram, pirms pasākuma, mēs nevaram īsti nevienu dabūt. Mums visi ir, 90% ir patērētāji, nevis darītāji. Vai ir kaut kāds ģeniāls ieteikums no pieredzes, kā no tiem patērētājiem pārvilkt viņus uz darītājiem? Ai, ko labs jautājums, šitais ir ritīgi labs. Kā dabūt pie tās darīšanas? Ziniet, kā man ir pašai bijis tā, bet tas tagad atklājot tiešām kārtas, bet man ir bijis tā, kad, ziniet, tā kā pierod, kad izdarīs Lolita, kad kāds izdarīs to. Bet man ir tiešām bijuši tādi gadījumi, kad es netieku. Mums, piemēram, bija ļoti nozīmīgi pasargāt skolu noslēgšanas, ko mēs arī izdarījām. Mums brauc mēdīji, televīzija, radio. Un tu saproti, ka tev tā kā jābūt, bet tāpat laikā es tiešām tajā reizē netiku. Un tas ir tāds pasākums, ko tu tur darīsi. Bet es vienkārši arī teicu, Klau, es netieku, mums ir jābūt, brauc, kurš būs. Nē, neviens neies. Beigās būs. Tā kā ir situācijas, kur tu vienkārši saproti, ka tu to paziņo skaļi, pasaki, šis ir nozīmīgi, mēs varam to laist garām, bet tad tās konsekvences ir tādas un tādas. Kad ja to neizdara, caur tādu. Bet parasti tas ir tā kā, šie ir tādi tiešām akūti, bet mums ir bijuši pat arī pie kaut kādu fotoizstāžu iekārtošanas un tā tālāk. Tu zini, ka tu brauc ar visiem instrumentiem, tūlīt kārsi, visu darīsi, taisīsi. Bet kaut kādā brīdī tu tā kā drusku pasūdzies, kaut ko tur tā kā, šitais tā, tiešām nav neviens, kods vīrietis atnāks palīgā, vai ko, kaut kā tu padīts, pasūdzies drusku, un tad jau atrodās, bet es piekrītu, saprotu, ka tas ir ļoti tiešām grūti, jo tas ir brīvais laiks, un tu saproti arī, ja tu vienreiz iedevis esi mazo pirkstiņu, tad tev prasīs nākamreiz atkal un atkal. Vēl viena, protams, metode ir tas, ka mēs parasti tos arī kaut kādas tos darīšanas lietas, mēs viņus uztaisam drusku pa kaut kādiem maziem svētkiem. Tur jāatzīst, tur arī ieguldam privātos līdzekļus, tiešām tā kā kaut kādu cienestu kopīgu tusiņu uztaisam kaut ko tādu. Tā kā, ja mums tas ir jāizdara, tad uztaisam to par tādu pasākumu. Un vēl arī tas, kas vēl varbūt arī strādā, ka mēs arī patiesībā šos cilvēkus arī, mēs viņiem pasakāmies arī publiski. Tad uz plakāta ir visi, kas piedalījās darba komanda. Vai visi, kas veidoja. Kaut kā katram citu reizi nostrādā kaut kas cits, vienam tas būs burkāns, vienam tas būs cita vērtība, vai neko viņš tā kā dabūs. Nav tādas vienas recepts, bet tikpat labi, jā, tas var būt kāds vakars un neviens tev neatnāk. Tā arī tas var būt. Bet tā kā jā, bezizēja, un šo mēs varam laist garām, bet mums tas ir svarīgi, vai tiešām neviens nebūs. Tad kāds atrodās, bet visādi, jā. Varbūt, ka kādam citam ir ar ko padalīties šādās situācijā, atbildot uz jautājumu, kā iemotivēt, kā dabūt uz strīpas darītājus. Ir citreiz, jā. Komentārs man arī nevienmēr veids, bet ir diezgan liela daļa cilvēku, kuriem vajag palūgt konkrētu lietu. Viņš nekad nenāks un neteiks, Klau, es varētu darīt kaut ko vai jebko, bet ja tu viņiem palūgs, un tā, pavērojot, uz ko viņš drīzāk parakstītos, mēs, man liekas, kaut kad vēl taisījām tādu statistiku pēc projekta, kurā bija ļoti liels brīvprātīgais darbs, ka, piemēram, mums sanāca, kā, piemēram, vecie labprāt dara to, bet nedara to, mazie labprāt dara to. Mēs tā kā pamazām varam izpētīt, uz ko cilvēki vieglāk parakstās un sākt ar to drošo zonu un pēc tam viņus vairāk izaicināt. Vīriešiem patīk ļoti konkrētas praktiskas lietas, viņi tur nenāks, es nezinu,
Piemēram, tos kāpostus veselu vasaru kopt, tur jābūt ļoti īpašam gadījumam, lai vīrietis pietiek. Bet seniori labprāt, vientuļa seniori atraitne vai šķirteni, veselu vasaru rūpēsies par kaut kādiem stādiem labprāt. Bērniem patīk ar ampelēšanās un kādas tiešām kaut ko apēst beigās var. Ir vecmāmiņas, kuras labprāt atnāk kopā ar mazbērnu un tad kopā dara, jo viņas uzskata, ka tas ir tad kopīgi pavadīts laiks, tas ir ieguldījums mazbērnos. Katram ir savs, bet savu motivāciju, jā. Nereti palīdz, kā konkrēta veida cilvēkam piedāvā ļoti, ļoti konkrētu lietu un pasaka, ka tas ir nozīmīgi. Jā, tieši tā piekrītu. Jā, tas mēs parasti pie tā, mums ir tā tradīcija, ka mēs tajās kopsapulcēs salēmjam daudz ko. Tā kā mēs reiz ceturksnē tiekamies, bet mums tad ir noteikti kopgalds, un tad, kad tu ēd un kaut ko pielēmj, tad ir pilnīgi cita atbildība arī. Tad es izmantoju to brīdi arī tam, kad ēdam jēra gaļas zupu vai kaut ko tur garšīgu, un klau, mums te nāk tāds pasākums visa starpā, te mums vajadzēs padarīt šito un to. Klau, kas te mums te tuvāk tam dzīvo, kas te tev... Rekur, jā, labi. Skaidrs, tad jau viss es rakstu bez, jau viss jau ir pielēmts, un tik atgādināsim. Tie ir tādi saimes jautājumi, jo tiešām tas nav tāds, es negribu to padarīt par kaut kādu biznesu vai kaut kādu obligātu lietu, bet tas ir tāda neraksturīga vienošanās varbūt kaut kādā veidā, kad viņu kaut kā tā padari. Jā. Man ir komentārs, varbūt. Jā. Es ceru, ka jūs dzirdējat to, ko Lolita sacīja, ka par katru seikumu sūta preses relīzi. Un mēs kā ar valodu pārstāvam arī Latgaliešu kultūras ziņu portālu Laku.lv. Tā kā nav tā, ka Latgolas, jums visiem mēs saņemam viesis. Tā kā lūdzu sūtīt par katru seikumu. Un vienā reizē tas varbūt nebūs interesanti, citā reizē tas būs. Un sūtīt ne tikai Lakugai, sūtīt tiešām visiem reģionālajiem, sūtīt nacionālajiem. Tas nekas, kurā breidī tas nosrodos. Tā kā tu noteikti. Paldies, Edeit. Jā, tā ir taisnība. Tas ir pilnīgi tā, kad mēs tiešām, un es tā kā arī negaidu, ka tur būs kaut kas, un tas ir vienkārši brīnišķīgi, ka pēkšņi tev zvana Latvijas rādio viens un klau pēc 10 minūtēm, vai jūs būsiet gatavi, mēs ierakstīsim. Super, mašīnā braucu, bet būšu gatava. Un ne tikai, un te arī starp citu, mēs arī darām to, ka es arī neuzstājos vienmēr, es arī cenšos tā, kad mums kaut kur ir kāda interese, lai vietējie stāsta. Viņš varbūt viņam nesanāks, varbūt tā, bet tas nav par to, vai tur sanāk vai nesanāk. Mums, ka tur tas vietējais ir izskanējis, ka viņam ir balss. Ka viņam ir tā balss dot, vai ne? Un tas ir svarīgi, bet es tiešām arī iedrošinu nebaidīties rakstīt tās preses relīzes, viņas varbūt izklausās tā formāli, bet viņas tiešām strādā, viņas atstāja nospiedumu, pirmkārt, viņas var atrast kaut kad, jo viņas tiek vienmēr letā, viņas vienmēr ir publicētas. Jautājums, ja tie mēdī, tur viņas paņem un pārpublicē tālāk, ir atkarīgs arī no tā, kas tur tas vizuālais pielikt citreiz klāt, ja mēs arī domājam par to, kā citreiz ielikt tajā preses relīzē kaut ko pārstrāt. Tas ir teksts, bet tad kaut kādām saitēm iedot vēl padziļināt, varbūt, ka kāds tur saradīsies tā, ka nav tas saturs pēkšņi, un te ir kaut kas varbūt tiešām maz, bet interesants un spilgts. Varbūt izšauj, varbūt neizšauj. Nevar zināt. Jā, paldies Lolitai par brīnišķīgo gan pieredzes, gan arī līdz ar to arī iedvesmas stāstiem. Prieks bija dzirdēt un klausīties šajā brīdī jūs, tāpēc sirsnīgi aplausīt vienu. Paldies, Edita, paldies tev, liels paldies. Liels paldies. Jā, un klausoties visus trejus šodienas runātājus, tad man liekas, ka tas atslēgas vārds ir te komunikācija, te ir runošana, un ja mēs par sevi mokam pastostēt, tad kāds sadzirdēs un kāds palīdzēs, un lītas notiks. Tam itamā breidī es saku jūsim visiem paldies. Paldies, ka mēs itu dienu varējam pavadīt ite. Paldies Lūznavas mūžai. Jā, paldies arī Latvijas Nacionālajam kultūras centram un arī kultūras kustībai Valoda.
Bet noslēgumā, man liekas, mēs šodien ļoti likās, tikko ir rīts, bet skatoties pulkstenī, jau ir 3:00 un pāri. Tad noslēgumā jūs visi esat sapazinušies šodien, jauki pavadījuši laiku, papusdienojuši, padzēruši kafiju. Un tagad es lūkšu visus paskatīties sēdētājiem pa kreisi, uz sēdētāju pa kreisi un pasmaidīt viņam, uzsmaidīt, jā. Un tagad tāpat pa labi un piemiegt ar aci. Un ja jūs visi vienlaikus darījāt uz pa labi un pa kreisi, tad vienkārši saskatāties un uzsmaidat viens otram un aplaudēsim paši sev. Jā. Bet vēl pirms paša noslēguma, tad, kad jūs nācāt iekšā, tāda gradzenveida kompozīcija mums ir radusies, nācāt iekšā un jums bija tāds lūgums uzrakstīt meiloku vārdu. Daži tur pārprata, citi laikam ir uzrakstījuši mīļākā vārdu. Bet nav svarīgi, tik un tā mīļākais bija uzsvars uz mīļāko. Nu, lūk, un tagad... Jā, Lolita bija pēdējais runātājs, un tad, tad tev būs jāiepriecina kāds cits no šīs auditorijas. Tātad šeit šie te visi mūsu dalībnieki un klausītāji ir uzrakstījuši savu mīļāko vārdu. Nu, tad izvilksim vienu laimīgo, kas tad arī šodien iegūs tādu īpašu balvu no valodas. Meilokais vārds latgaļiski bija jūs. Atceramies, kurš tas bija. Es pateikšu. Tā. Vidalka. Jā, ir Vidalka. Jā. Ir Vidalka. Sveicam. Un tad varbūt... Bet es īsti nezinu, ko tas nozīmē. Varbūt tu vari paskaidrot. Es neesmu pārliecināta, vai tas ir pareizi. Mana babas māsīca Raipols pusē tā saka Dakšu. Vidalka, jā. Tāpēc es nezinu, vai tas ir mans mīļākais vārds. Nē, bet es šodien neskapēc atcerēšu šo vārdu, tāpēc ierakstīju.